elektriskajā krēslā pieslēgts pie visas tās, vienkārši visu laiku dod iekšā, un tu esi, šodiena ir absolūti distopiska no tā skatu punktu visdrīzāk. Kaut kāds zemnieks staigā riņķī pa ielu nepieskatīt, kā tas var būt? Muzeons jau overrated un nevienā viņa nevajag. Tevi sodīs ar to, ka tevi atslēgs no sistēmas, un tev būs jādzīvo garlaicīgā realitātē. Tādēļ, ka mana jaunā dziesma jau būs tavā telefonā, tikai tavā versijā, kāda būs pieskaņot tavam dienas ritmam vai tavam garstāvoklim, vai faktiski viss Rīgas centrs reizē zaudēs darbu. Tā ideja, ko es izteicu, kā hipotēze, viņa jau eksistē, ja? Viņa eksistē kādu laiku, un tā ir ļoti liela problēma tajā mirklī. Zini, kā tā sajūta, ka tu redzi, kā tava identitāte slīd ārā no roka, ka burtiski slīd ārā, vai ne? Nu, bet klausies! Arnis Račinskis. Sarunā kopā ar Kristapu Cīruli un Igoru Uhaņu, skaņu producents, komponists un studijas mute vadītājs, kurš meklē klusumu pēcapstrādē. Mākslīgais intelekts viņam ir gan kaprīs asistents, gan ideju noskaidrošanas mehānisms. Saruna par radošumu, skaņu un to, kā AI reizēm strādā, bet biežāk vienkārši traucē dzirdēt būtisko. Nu, bet klausies, Latvija! Kāda ir ievirzē vispār? Par mākslīgo intelektu. To, kādā veidā mēs viņu izmantojam ikdienā. Darbā, kā mēs vispār redzam, kur tas viss virzās. Distopijas virzienā. Jā, tā liekas? Tas pilnīgi pārliecināts, jā. Ok. Pozitīvs vai negatīvs? Un distopija ir drīzāk, tā kā... Negatīva, jā, bet negatīva droši vien šauri skatoties no kaut kāda, ierastā. Bet es pieļauju, ka mums par to jārunā, tad ir jau. Jā, mēs jau esam sākuši. Esam sākuši, jā, aiziet. Tā apdot tabri no nevajadzīgiem. Jā, mākslīgais intelekts. Es domāju, ka mēs uzzināsim, ka tas ir nevis mākslīgs, bet tas ir tās pats kā mēs. Mana pirmā reakcija laikam uz mākslīgo intelektu bija... Ok, šitā mēs darbojamies paši. Tā ir mana reakcija, jo manuprāt, tātad, piemēram, tie lielie valodas modeļi, ja? LLM-i, man bija diskusija ar to pašu ChatGPT par to, kā tu domā, un viņš atbildēja, ka, tā ir tāda, viņš virknē vārdu aiz vārda, iekšā, kā to nosaukt, most likely kombinācijas. Un tā kā mēs esam stāstu mašīnas, manuprāt, cilvēks, tas ir vienīgais, kas mūs atšķir no citiem zīdītājiem, tad mēs arī atkarībā no tavas pieredzes, kultūras, izglītības un vispārējā uzņemtā, mēs virknējam vārdus, pēc tam tu pats tos dzirdi, un tu pieņem, un tad tu kaut kā internalizē vai intelektualizēja, ka tas ir tavs sacītais. Bet īstenībā, ja mēs esam tāda pati švamme, kas dod ārā to, kas ir iebarots tādā pašā LLM-ā, mēs neko daudz neatšķiramies. Mēs vienkārši turpinām virknēt, piemēram, vēl interesanta lieta. Pamēģiniet mācīties valodu, kura nav Eiropas valoda, kurā teiksim, tā, ka tu mācies piemēram, visās Eiropas valodās rīta sveiciens sākās ar labs un diena, vai labs un rīts. Koncepts tas pats. Arābi, es negribu samalot, bet, manuprāt, nav ļoti tālu no tā, ka, lai tavam kamielim ūdens pietiek. Burtiski ir pilnīgi cita koncepcija vispār. Un tajā brīdī izbeidzās tava spēja ātri ielikt valodā un to iemācīties, jo tev nav tās pašas references vairs. Tātad problēma ir nevis tajā, ka tu, zini kā, tas būtu līdzīgi, es pieļauju, ja tu proti skriet, tad braukt ar skrituļdēli ir savādāk, bet konceptuāli tas pats, tev jātur līdzsvars, tev jāstūrē, tur ir ļoti daudz līdzības. Tev faktiski valoda, teiksim, ja tu proti latviski, tad spāņu valoda ir tikai dažu soļu attālumā, jo jēdzieni, principā, ir tie paši, bet, teiksim, ja tu proti skriet un lekt ar izpletni, tās divas dažādas, konceptuāli dažādas lietas, manuprāt, jo tu arī it kā darbojās vestibulārais aparāts,
Bet es nekad neesmu laicis izplatīt, man tā liekas pilnīgi absolūti bezjēdzīgi nodarbē. Tā kā tas ir tā kā izlekt, tā kā lekt milzīgā bezdibenī un iespēja, ka neatvērsies ir lielāka par nulli, vai ne? Tātad šis konceptuāli, manuprāt, ir pilnīgi nesaprotam. Man nesaprotam. Bet lidot, vienkārši lidot, tas savādāk? Tur tomēr kontrole tiek paredzēta jau no paša sākuma. Tā nav šī brīvā kritiena, manuprāt. Cita lieta, ja tevi no braucoša, lidojoša transporta līdzekļa izgrūž jau ar atvērtu to izplatni. Ir tur tie mehānismi, kā man liekas, īpaši armijā tur māca, vai ne, ka tu nevis tur pats tur. Tātad, jā, bet mēs novirzījāmies no tēmas. Jebkurā gadījumā mans pirmais iespējas tajā brīdī, kad iespējams, ka tas bija GPT-4, jo pagājušā vasarā es vēl nodarbojos ar pilnīgām muļķībām. Mēs viens otram tur draugi sūtījām preses relīzes, piemēram, tu paņem vārds, uzvārds, uzrakst man par personu vārds, uzvārds, preses relīzi, kā viņš Rīgā ir šodien izraisījis bioloģisku katastrofu. Vienalga, vai ne? Un viņš vienkārši uzģenerē te, un tas ir ļoti smieklīgi, un tā ir, kad saka, augsta līmeņa izklaide. Bet burtiski dažus mēnešus vēlāk iznāca tas 4. Un vienlaicīgi sakrita, ka man bija jātaisa kaut kāds līgums. Un šī bija pirmā reize, kad es nezvanīju juristam. Es izrunāju ar čatu, iemetu savu projektu. Viņš atbildēja, ka ok, konceptuāli ir ok, bet lūdzu padomā par civil likuma šo un to pāntu. Un es sapratu, ka vēlas tas draņķis ne tikai prot virknēt tekstu, viņš konceptuāli spēja saprast jēgu, un tā ir pilnīgi jauna līmeņa pieredze man. Un tad kopš tā brīža es faktiski, tas ir atkarīgs no kaut kāda konkrētas dienas ritējuma, bet es varu pilnīgi droši pavadīt stundām ar ChatGPT. Man, teiksim, ir... Ko tu dari tur? Ja neskatāt praktiskās lietas. Piemēram, es esmu diskutējis par to, kādēļ islāmā nav iespējama reformācija. Tādēļ, ka fundamentāli kristietība šos svētos rakstus uzskata par dieva inspirētiem. Jā. Kamēr islāms to uzskata faktiski par interviju ar Dievu. Tas ir viņa vārds. Tu nevari to interpretēt. Tātad reformācija nav iespējama fundamentāli. Bet tā nebija. Mēs nenonācām pie šīs atbildes tik tieši. Es mēģināju salīdzināt. Tātad, lai viņš man... Jo, atkal, es neesmu... Man nav reliģiska interese, bet man ir spēcīga antropoloģiska interese. Tā to varētu nosaukt. Es mēģinu saprast, piemēram, esmu diskutējis, uzraksti man autoru, tātad Bībeles grāmatu autoru, psiholoģisko to profilu. Kas tie ir pa cilvēkiem, kāda ir bijusi viņa motivācija, ko tu vari secināt pēc teksta. Un tas ir tiešām ļoti interesanti, gan viņš spēja, tātad, bet atkal, te ir jautājums, vai šī ir spēja izsecināt no datu apjoma vai vienkārši tajā datu čupā atrast atbildi, kas viņam jau ir iebarota. Bet te ir atkal pilnīgi svaiga. Es vēl neesmu es ļoti garām ejot noskatījos interviju ar to kungu, kuru presē dēvē par AI krustēvu. Tas čalis. Viņš bija pat tajā The Diary of CEO. Pie tā kunga. Jā. Bet es viņu noskatījos divkārtīgi, tātad es iesāku un vēlāk skatījos, bet fonā, viņš man tur skanēja fonā, un tad man patika tas, ko viņš minēja par šo piemēru, kad internetam nepieslēgtam GPT, viņš vaicā, ar ko ir, kādēļ komposta kaudze ir līdzīga atomu bumbai, un tad faktiski tās ir pilnīgi divas dažādas lietas, bet viņš spēja savilkt procesus, sakot, ka, principā tas ir gandrīz viens un tas pats, tikai uz citas enerģijas skalas un citā laika skalā. Tātad atombumbā viss notiek sekundes nanodaļās un enerģijas daudzums ir
abnormāls, kamēr tur ideja bija tāda, ka tai komposta kaudzei sadaloties un uzsilstot, jo vairāk viņa uzsilst, jo ātrāk viņa uzsilst. Un tad atomu tā reakcija ir līdzīga. Un tas bija tam konkrētam kungam apstiprinājums, ka tā lieta spēj spriest. Jo šis nav kaut kāds loģisks jautājums, kuru tu vari pasmelties. Kur ir atbilde, atbilde šāda. Bet, jebkurā gadījumā tā ir tāda tumša zona. Esmu pamanījis, ka šis temats sadala publiku tajos, kam glāze ir līdz pusē pilna, un tajos, kam glāze ir līdz pusē tukša. Un es arī esmu pamanījis, ka, protams, ka es šajā jautājumā piedaru pie tiem, kam glāze ir pa pusē tukša, un vienlaicīgi arī atrodu un pasvītroju to informāciju, kura apstiprina manu sajūtu. Loģiski es esmu ietekmēts, protams, jo šī izmaiņa jebkurā gadījumā ir masīva, un tā mani neatstāja vienaldzīgu jau pavisam emocionāli, kas man nepalīdz, un emocionāli neatstāja vienaldzīgi kopš iznāca VEO3, jo tas bija pēkšņi, un es kaut kad pirms tam biju paredzējis, ka tās izmaiņas notiek pēkšņi un bez pārejas perioda, vienkārši vienā dienā tas būs, un nākamajā dienā tev liksies, ka tur nav, kas saka, piemēram, iedomājies, tad, ja mans, es izmaiņas vēl neesmu ar savu juristu par to runājis, bet man jāsaņemās, jāuzzvana, jāuzprasa Tom, kā ir, vai es tev zvanu retāk mūsdienās, jo ļoti daudz, ko es gūstu atbildes burtiski, juridiski izsvērtas informētas atbildes gūstu no čata, jā. Bet pat arī mani klienti gūs, tad es notapojos ar skaņu ierakstiem. Tādā veidā tu ķēdes atliek. Absolūti, jā. Un es paredzu, ka pilnīgi noteikti būs masīvas izmaiņas gan tajā, ko pērk no manis, bet vienlaicīgi tās izmaiņas būs vēl trakākas. Es paredzu, ka būs vispār satura devalvācija, vai kā tu, es nemāku, kas ir tas vārds? Tad saturs kļūs ar vien mazāk vērtīgs. Muzons jau overrated un nevienam viņa nevajag. Un kādēļ? Tādēļ, ka mana jaunā dziesma jau būs tavā telefonā, tikai tavā versijā, kāda būs pieskaņot tavam dienas ritmam vai tavam gastāvoklim vai tam līdzīgi. Iespējams, ka tavs pulkstenis būs informēts par taviem kaut kādiem bioritmiem, un viņš zinās, ka kādam muzonam man tagad jāskat. Ir mais, tā kā, ja mēs ejam šajā distopijā līdz galam, tad pašā galā mūs gaida, pašā bezdibeņa malā, kuru mēs faktiski vēl varam kaut kā iztēloties šobrīd, jo ir liels risks, ka mēs šobrīd atrodamies līdzīgi, kā ja jūs zinat, tad, piemēram, 60. 50. Kad cilvēki sāk iekarot kosmosu, bija ļoti neprātīgas fantāzijas par to, kāds būs 2000. Gads, piemēram, tur sākot no Kubrika filmām līdz komiksiem un tādā garā, ka mums principā šodien, spriežot pēc Terminatora vai citiem mākslas darbiem, jau sen jau bija jābūt kiborgiem, lāzerieročiem, un man bija jābrauc nevis ar elektroauto, bet jāatlido ar kaut kādu iekārtu vai vispār tur, ne? Tātad ir liels risks, ka mēs arī šobrīd esam mazliet safārējušies ar šo tematu un pārspīlējam, bet mana tālākais punkts, aiz kura es droši vien neuzdrošinātos paredzēt, ir, ka izklaides industrijas milži, es ticu, ka viņi būtu gatavi šobrīd samaksāt pilnīgi visu naudu, kas viņiem ir, lai tiktu pie iekārtām, kas spētu auditoriju, kas spētu reaģēt uz auditorijas mikroreakcijām. Tātad tu pats nezini, ka tavs, tu pats, iedomājies, tu skaties filmu, seriālu vai klausies mūziku, un ja iekārta spētu vērot tevi un secināt, ka, tev sāk zust interese, man ir jāmaina nākošo 10 sekundžu saturs. Tā nav nekāda zinātniskā fantāstika, jo tas ir tāds ChatGPT reiz 1000. Reiz TikToks, Matricē, reiz Spotify, Matricē, reiz Pornhubs. Aptuveni.
jā, nu, būtībā visu šo pieredzi, tātad, ja tu spēj to visu sistematizēt un pakļaut skaitļošanai, tad līdzīgi, kā, teiksim, ChatGPT, ja jūs, teiksim, jums ir bijusi pieredze ar viņu nevis rakstīt, bet sarunāties cilvēku valodā, tad, piemēram, reizēm, kad tu kaut ko jautā, viņš tev atbild, un tu jau esi sapratis atbildi, viņa vēl nav līdz galam, bet tu jau saproti, kas teik teiks, tu viņu pārtrauc un saki, nē, bet paklau, bet ko tu domā, ja tas ir šis un tas, vai ne? Viņš spēja reaģēt zibenīgi, gluži kā, teiksim, ja mēs tagad runājam, un mēs jau arī viens otru pārtraucam, tāpēc, ka manis teiktais jau ir saprasts, un es vēl neesmu pabeidzis teikumu, tu jau iemetīsi nākamo frāzi, un tā mēs dzīvi runājam, un tad faktiski, tas jau ir tas pats, faktiski mēs viens otru vērojam, tad tas nav tāds lineārs pingpongs, kur manai bumbiņai ir jāveic pilns ceļš līdz tevīm, tad tu viņu met atpakaļ. Mēs spējam jebkurā nejaušā brīdī mainīt trajektoriju un vispār spēles noteikumus un vēl aizvien turpināt komunicēt. Tātad, ņemot vērā šo principu, arī dators, jeb šis ChatGPT varētu, vienalga ChatGPT saucam, liksim to viņu pēdiņās, ne, bet jebkura šāda sistēma šādi pat spētu mainīt savu uzvedību un noturēt tevi tādā digitālā heroīna ietekmē, kur tu visu laiku būsi milzīgā haipā. Un, manuprāt, tas ir bīstams brīdis, kuru atkal viena maza atkāpe. Iedomājies, ka kopš mēs atrisinājām pārtikas un vēl dažas pamat problēmas, mums kļuva mazliet vairāk brīva laika. Pirmais, ko mēs darām, mēs nodarbojamies ar lietām, kuras ir interesantākas nekā realitāte. Realitāte pat par sevi super garlaicīga. Viens piemērs ir viens eksperiments, kur cilvēkiem, kur tātad cilvēkus pa vienam vad iekšā telpā, kur viņam vienam pašām klusumā jānosēž 15 minūtes. Tas ir pirmais līmenis. Otrais līmenis tevi ielaiž šajā pašā telpā, šīm pašām 15 minūtēm, bet tev ir opcija spiest pogu un piedzīvot elektrošoku. Pilnīgi debīgi. Kāpēc, lai vispār kāds to darītu? Bet tur tie procenti bija neticami augsti. Tur 70% vīriešu vienkārši aiz garlaicības sāk spiest to pogu, lai piedzīvotu elektrošoku. Tad tu dari kaut ko, kas ir interesantāks nekā realitāte. Realitāte ir super garlaicīga. Kā mēs to zinām? Mēs vienā brīdī, protams, mēs pie ugunskur stāstam pasakas, tur visādas tur teiksmes, ka Olimpā dzīvo dievi, un tur visu kaut ko sāc skaidrot, un tā. Tad nākamais parādās, teiksim, jau saprotamākā nesenākā pagātnē ap 16., 17., 18. gadsimtu aristokrātu meitas un citi ļoti garlaikoti cilvēki saskarās pirmo reizi ar dzeju un kaut kādiem romantiskiem romāniem, kuros ar citu arī rodās ideja par to, ka laulība pamatā ir mīlestība, nevis vienkārši kaut kāda, pat neaprēķins, bet darījums, jo tas līdz šim vienmēr ir bijis darījums. Un tā tad Un cilvēki sāk lasīt masveidā. Vienkārši lasīšana kļūst super svarīga lieta. Piemēram, 70. tepat Rīgā Ziedonis bija faktiski lokāls rokstārs. Uz viņu cilvēki stāvēja neticami garās rindās, lai piedzīvotu viņa, faktiski to, kas ir interesantāks par realitāti. Dzeja, epifānijas, tur romāni, rakstnieki, Hemingvejs un citi bija vienkārši mūsdienu rokstāri. Un tad mēs patinām filmu uz priekšu, un tagad mēs esam TikTok laikmetā vai vēl kaut kādā īsa dopamīna laikmetā, bet tas ir tas pats princips, būtībā sanāk, ka ja mēs sākam ar stāstiem, tad tur ir lugas, tad ir romāni, tad ir filmas, tad ir popmūzika, tur Elvisam kustās gurni un meitenes jūp prātā, un tā ir vienkārši, tas viss ir krietni interesantāks par realitāti, un turpinam šo skalu līdz brīdim, kur tev vienkārši pateiks, pamēģini, ieslēdz šito manu iekārtu, un tajā brīdī, kad tu nespējas izslēgt ārā, ja tu būs vienkārši neticami efektīvi, tad ir cauri, tad ir faktiski cilvēks kā tāds ir beidzies, jo tu būsi nelaimīgs, tevi sodīs ar to, ka tevi atslēgs no sistēmas, un tev būs jādzīvo garlaicīgā realitātē. Tas tik apmēram,
es paldies Dievam nekad neesmu mēģinājis heroīnu, bet es tā saprotu, ka heroīna lielākā problēma ir, ka tas piedzīvojums ir tik neticami efektīvs. Pirmajā reizē. Laikam, jā. Par to laikam tā runā. Satrulinās, jā. Tas vairāk nav tik būtisks, bet tā pirmā reize ir tik efektīva, ka tu faktiski, pēc tam tā destrukcija droši vien ir, tad tu ignorē destrukciju, lai tuvinātos tam, ko tu reizi esi Tu nekad nepietuvojies ne pirmā reizē, tāpēc tu visu laiku cel likmi un cel dozu. Nu jā. Tāpēc izbeidzās. Es pieļauju, ka alkohols ir līdzīga pieredze vai lietas, vai ne? Bet jebkurā gadījumā tad, ja mēs zinām, ka šāda ir cilvēka daba un uzvedība, un vienlaicīgi mēs zinām, ka, mēs taču varam loģiski secināt, ka visticamāk, ja Netflixam kāds no kāda kompānija teikt, klausies, mums ir tikai jums jāiedod jūsu auditorijai šis te skeneris divais, nezinu, pulkstenis, brilles vienalga, vai ne? Un viņi būs, viņi atdos jums savu biznesu māju vienalga, un viņi varēs dzīvot līdzīgi kā Black Mirror bija tās divas mirstošās tantes, kuras dzīvoja tajā sapņu pasaulē, kuras bija jaunas un tā. Tas vairs nav nereāli. Saprotu, tas nav joks vairāk. Tā nav fantāzija, visticamāk. Es tiešām esmu drošs, ka ja vien nav kāda, burtiski materiāla līmeņa, varbūt, ka computing power ir tikai tik tālu iespējams. Varbūt ir kāda objektīva limitācija, par kuru šobrīd nezinu, bet ja nav un tā attīstība ir tajā virzienā, kā mēs to šobrīd vērojam, tad es pārēdzu tās izmaiņas. Ka tās izmaiņas, es nezinu, kādas viņas būs, bet viņas būs neticami lielas. Tā kā, apmēram tik lielas, kā, es nezinu, mēs, teiksim, fakts, ka es varu piezvanīt savam brālēnam uz Ameriku, un mēs varam runāt dzīvajā, bet redzēt viens otru ekrānā, un es varu stāvēt mežā. Jā. Mēs pie šīs domas esam pieraduši, jo tas notika pamazām un 20 gadu laikā. Tas, ka... Labi, improvizējam vēl tālāk. Iedomājies, samaksā tur kaut kam maksā tikai 99 eiro mēnesī, un tu vari turpināt runāt ar savu sev mīļu cilvēku, kurš vienkārši ir tik reāls, tik reāls. Viņš ir miris, teiksim, viņš ir prom no šejienes, bet viņš vēl aizvien ir tavā ekrānā absolūti reāls. Vēl aizvien, teiksim, ja viņš tajā brīdī, es domāju, ka tas vēl nav iespējams, jo visādas limitācijas un tev arī būtu kaut kāda dati jāievāc un tā, bet ja pēc tavas nāves faktiski tevi varēs turpināt ekrānā, tam būs tirgus. Absolūti būs tirgus. Un tad iedomājies šīs lietas, viņas tās izmaiņas sabiedrības, tajā drēbē, kā mēs to pazīstam, būs, mēs būsim pilnīgi svešinieki. Tātad nākotne ir pilnīgi svešinieki šobrīd, manuprāt. Tā kā, jā. Ja tu skaties savu darbu, tu pats pieminēji, kad tu jūti, ka viss tā ķēdīt sāk ietekmēt pilnīgi viss sektors. Cik daudz cik ilgi tev darbs vēl ir? Tu varbūt būs varēs izstāstīt, ko tu dari? Tas, par ko mums maksā naudu, mēs taisam skaņu reklāmām un arī visādiem tur TV raidījumiem un visam, kam vajag skaņu, mēs to taisām. Un ko nozīmē taisīt skaņu? Tas nozīmē, ka vai tev vienā gadījumā kaut kas tur skan, ir jārada no kaut kādiem rīkiem. Tātad, vai tā ir, teiksim, mūzika, kas ir vai jāuzkomponē, vai jāpārspēlē kaut kas jau eksistē. Tur, nezinu, teiksim, veca Raimonda Paula melodija, tev vienkārši būtu, tad tur ir vesela rinda lietu, kas tev jādara. Tev ir, burtiski tas jāiespēlē, tad tev tās skaņas ir jāsapludina, ja tā varētu teikt, jāsalāgo kopā, lai tas labi skan, tad tev ir kaut kādi visi tie failu formāti, skaļumu formāti un tādā garā. Un tas viss, un teiksim, arī tev jāfiksē cilvēks, teiksim, vai viņš izpilda, vai viņš šo skaņu rada ar balss saitēm runājot un ziedot, vai spēlējot kādu instrumentu, tad šo visu tehniski varēs aizstāt ar promptu. Tu varēsi vienkārši aprakstīt, ko tu vēlēsi dzirdēt. Bet es domāju, ka atkal, ja manas prognozes ir kaut cik,
realitātē balstītas, tad es pieļauju, ka VEO 4 vai 5 visticamāk piedāvās rezultātu modulāru slāņos. Tātad, ja tagad problēma ir, ka tev tas, ko viņš atdod, ir 8 sekundžu kaut kāds gatavs jau renders, kur faktiski, kurā tu maz ko vari ietekmēt, tad iedomājies, ja tas būs layeros, gluži kā tas ir, teiksim, ja tu pazīsti Photoshopu vai Premieru vai Final Cutu vai jebkuru audio programmu, viss ir slāņos, un tajā brīdī, kad tu varēsi, piemēram, brīvi kombinēt savu saturu ar slāņiem un teiksim, kaut vai, piemēram, iedomājies, labi, pieņemsim, ka audio studiju vēl aizvien vajadzēs, bet ļoti iespējams, ka mums būs kādu laiku būs hibrīda vide, kurā būs sintizēts saturs ar organisku saturu. Kādu laiku vēl eksistēs nepieciešamība principiāli, ka tas, kas runā tavā skaļrunī, ir īsts, piemēram, īsts Andris Keišs. Kāpēc? Tāpēc, ka arī bankā, lai arī, teiksim, piemēram, Svetbankai tur māja ar 28 stāviem, tad lētāk būtu salikt IKEA galdu komplektus, bet viņu etiķete neļauj būt nekam mazākam kā ozola koka galdiem, piemēram. Un tad, lietā jābūt īstai. Vai to visi pamanīs? Loģiski, ka nē, bet tie, kas pamanīs, tev ir svarīgi, ka pamana. Un tad, teiksim, būs kaut kādi zīmoli un biznesi un pasākumi, kuriem būs maksimāli svarīgi, ka, piemēram, tas pašas vēlēšanas varam paredzēt, ka nākotnes Šlesers gribēs, ka tas ir viņš kamerā, nevis viņa renders. Lai arī mēs nevaram būt pilnīgi droši, jo tie, kam tagad ir, piemēram, 10, 12, 11, varbūt, ka viņu prasības pret to, ka saturs ir organisks, nebūs tādas, kādas ir mums, un tad līdz ar to arī šo mēs īsti nevaram paredzēt, jo man liekas, ka tajā brīdī, kad tev nav, kā auditorijai, tev nav pieprasījuma pēc tā, lai izcēlesme būtu organiska vai īsta, tad viss, tad tas, ka tu kaut ko proti, varētu būt līdzīgi, kā, piemēram, ja esat redzējuši reizēm parkos ārzemēs cilvēki tur glezno portretus. Un reakcija varētu būt apmēram šāda. Pasties, mamma, pasties, onkulis glezno tikpat labi kā mans telefons. Tas būtu tāds, kā saka, tas būtu tāds jāncīgs fakts vienkārši. Tā interesanti, ka tā ir, vai ne? Bet vai tam ir vērtība? Īsti nē. Līdzīgi kā, piemēram, es nezinu, cik jūs esat detalizēti pazīstami ar elektrisko ģitāru, bet elektriskā ģitāra, tātad viņa tradicionāli tas vats tika iesprausts pastiprinātājā, un tad skan tas pastiprinātājs. Ierakstu pasaulē to vēl aizvien dara, bet arvien retāk, un vienlaicīgi mēs viens otram neatzīstam. Mēs nelabprāt sakam, ka zini, es jau sen jau ampu neesmu ieslēdzis, man tas viss notiek pluginā. Jo bija kāds, tāds pārējais periods kaut kādi, 10 gadi atpakaļ, kad faktiski tas bija tās lamu vārds, bet man pat bija saruna ar vienu britu, ar vienu anglu, tātad tieši par ierakstiem, un mēs klausījāmies kaut ko viņš tur ir darījis un tā, un viņš teica, jā, bet es laikam kaut pēdējos 3, viņš tā galvā skaitīja, kāds 3 gadus neesmu ieslēdzis to aparātu. Jo vienkārši skan tā programmatūra skan nevainojami. Tāpat, tu nevari to vairāk nošķirt. Tu spēlē midi un vienkārši piemeklē. Nē, spēlē ģitāru, bet skaņa. Bet tu nelaid cauri kombim vai Bet pat taisno datorā, un tad datorā tev ir virtuāla šī vide, un viņa skan, lielākā daļa ierakstu, ko jūs klausītos tagad, īstenībā arī pat kaut kādu metāla ierakstu mūsdienu, viņi pat bezmaz pilnīgi paredzami ir postfaktum, tātad tā skaņa ir uztaisīta postfaktum, tāpēc, ka tā ir precīzāk, un tā ir efektīvāk, un tādā garā, un tad tāds, tur, un tad publika varētu sadalīt divās daļās. Ir tie, kas teiktu, ka tur 90. gadu Pantēra tas skan pa īstām, un tur kaut kādu tur mūsdienu, tas ir pilnīgs mēsls, un tas vispār nav ņemams vērā. Bet tāpat laikā
ko līdz tev ir publika, kam vairāk nav svarīgi, ka tu ieslēdzi, ka tev bija amps, bet ka tev pilnīgi dara vienkārši tev patīk. Nu, tur vibes, tā kā, un viss, un punkts, un tu vari to savu ampu mest ārā. Un tad es paredzu, ka arī šis mans prātojums par to, ka tas organiskais būs nepieciešams, tam būs pieprasījums pilnīgi noteikti vēl kādu laiku. Visticamāk, ka būs vienmēr, bet tā būs niša, tā būs kaut kāda lieta līdzīgi kā vinila veikali no lielveikaliem ir pārvākušies uz maziem butīku veikaliņiem mākslinieku rajonos. Tāpat arī mana prasme no tas, kam esmu veltījis daudz gadus un ļoti, ļoti daudz stundu, tas būs vienkārši tāds, līdzīgi kā, es nezinu, cirka mākslinieki arī prot visādas ļoti sarežģītas lietas, bet tam nav tam vairs nav pieprasījuma, pielietojuma, burtiski, un tad, līdzīgi kā, es nezinu, es te vairāk kārt jau 4. reizi droši vien nedēļas laikā runāju par AI, pieminu Dostojevska idiotu, kur tur tas Kņas Miškins, viņš bija kaligrāfs. Vienīgais, ko viņš labi prata, viņš prata skaisti rakstīt. Aplausus studijā, forši skills, bet saprotu, tā kā bija, tam cilvēku agrāk veltīja laiku, tad tas bija kaut kas, tam bija sabiedrībā pieprasīt, tu varēji darba dabūt, mākot, protot skaisti rakstīt, tev deva rakstīt dokumentus tur, vai oficiāls vēstules, vai tam līdzīgi. Un tā lieta ir beigusies gluži kā stacijas kasierim, vairs nav tāda pieprasījuma pēc. Un tieši tāpatās arī skaņu režisors vai producents vai vēl jau vairāk, tinām filmus priekšu, Ir maizi, ka būs izvēle lielajām filmu studijām, vai tie būs nākotnes Netflixi vai vienalga, viņiem būs izvēle vai algot visu komandu un vēl aktieri un tur vēl kaut ko, vai vienkārši uzģenerēt neticami daudz satura un skatīties, kas pielīp. Vienkārši un ko līdz būs tas brīdis, kad sabiedrībā rezonēs, plašā sabiedrībā, kritiski lielā masā rezonēs kaut kas ir absolūti sintētiski uzģenerēts, un mēs vēl nezinām, kāda iemesla dēļ tas rezonēs. Varbūt tas būs vienkārši neticami efektīvs stāsts, vai tur, jo mūsu reakcijas jau nebūs sintētisks. Tātad, ja tu vari dabūt organiskas reakcijas arī ar sintētisku materiālu, tad nav vairs nepieciešams tērēt neprātīgi daudz laika un naudas dzīviem aktieriem, tur dzīviem filmētājiem. Tu vēl kaut kā pagājušā gadsimta domāšanās iespējas priekš kamerā, viņi ģenerētu atsevišķus filmus, ja viņi var katram no mums ģenerēt to saturu, ko mēs gribam redzēt. Tas ir tas, ko es, bet tas ir galā. Īstenībā nē, man liekas, tas ir tuvāk, jā? Tas ir tikpat tuvu. Varbūt, jā. Man likās, ka manā izpratnē pilnībā sintētisks saturs ir burtiski. Tā kā, ja tu esi redzējis salīdzinājumu VO 1, 2 un 3, tad viņš iznāk tur bez mums reizi gadā, un tas pirmais bija pilnīgs joks, otrais jau bija, tāds so, trešais jau faktiski skatoties telefonā ir gandrīz jau tu varētu, teiksim, es savus vecākus apmānīt momentu, es izmēģināju, viņi nespēja konceptualizēt, ka tas ir ģenerēts. Viņi vienkārši redz bildi, tur kāds runā, viss notiek sinhroni, skaņa ir, tad tas ir īsts. Un tad iedomājies, tikai 4, 5, 6, tad burtiski līdz 30. gadam visticamāk būs saturs, kurš ir pilnībā sintētisks un iespējams mums pilnīgi organiski arī zudīs interese noskaidrot, klausies, tas ir īsts saturs vai nav īsts saturs, jo tas vēl aizvien ir tur Toms Krūss vai vēl aizvien ir kaut kāds tur aktieris, kur tu it kā zini, bet īstenībā viņu būs vienkārši noslēgta licence, ka mēs drīkstam izmantot tavu seju un balsi un lūk. Bet tas brīdis, kad mums katram būs individuāla kultūras pieredze, tas ir soli tālāk, man liekas. Tas prasa bišķi vairāk. Skaitļošanas jaudu, visticamāk. Skaitļošanas jaudu un arī kaut kāda mazliet arī pārorganizēšanās kaut kāda, jo tev tomēr vajag, lai tas saturs būtu pielāgots tieši tev. Tātad lokalizācija notiks nevis, tā ir tāpat lokalizācija, kā, teiksim, zini, ir tās, piemēram, es tikai samērā nesen uzzināju, ka pat filmu industrijās ir bijis, ka dažādiem reģioniem mēdz būt dažādi filmu
noslēgumi. Tā ir lokalizācija. Un tad nākamā līmeņa lokalizācija būtu pielāgoties valodām loģiski. Piemēram, lielais Ricky Gervais The Office, tas lielais Amerikas brālis ir faktiski arī lokalizācija. Viņi vienkārši nevarēja aizvest šo te Office un rādīt tur, jo tur ir britu akcents, britu humors. Viņiem vajadzēja lokalizēt. Tā ir tā pat ideja vienkārši piemērot. Un tad iedomājies, ka uz šīs pašas skalas tad nākamais The Office būs lokalizēts tieši tavai izpratnē, bet tad viņam par tevi ir jāzina tava pieredze, tā bija kaut kādi dati, lai zinātu, kuri joki būs efektīvi tev. Bet tas, ko mēs runājam par to bezdebeņa malu, tas prasa arī kaut kādu reālā laika skenēšanu. Līdzīgi kā tu brauc savā jaunajā Volkswagenā un tu novērs acis un viņš sāk pīkstēt, jo viņš laiku tevi vēro un tad neļauj tev aizmigt. Vai tur ir taču arī tas, ka maina temperatūru mašīnā, vai ne? Tu sāc tur aizmigt vai ko, tad viņš jūt, ka tu paliec tur miegains. Viņš pielāgo temperatūru, gaismu, tur, pārslēdz radiostaciju vai ko viņš tur dara, vai ne? Un tad šīs pašas skalas, tad tā absolūtā lokalizācija būs, kad viņš spēs uz tevi reaģēt tieši reālajā laikā. Tas droši vien ir maksimums. Skaties, tas jau pastāv, tu man piekritīs. Mans TikToks, Facebooks, Instagrams no tavējā un no tavējā atšķirās, kardināli. Protams, jā, arī Google searchi un... Precīzi. Tātad mums tie dati, mēs esam datu vācelīdz, kas par mums tātad digitālais pēdas nospiedums ir. Un nosacīt, ja es tagad izveidotu fresh Netflix kontu, es būtu pārsteigts, ko es tur ieraudzītu. Visticamāk, jā. Un tik līdz data inputs ir, tad tieši tas pats, ko teica par mašīnu, tad tas jau viss eksistē. Te jautājums, kā to salikt kopā, lai dabūtu rezultātu. Jo lielās korporācijas ar datiem nepārāk grib dalīties. Tad te jautājums, kurš būs pirmais. Data ir vērtība. Jā, kurš būs pirmais, kas to nopirks un spēs samiksēt vislabāk. Jo pagaidām, ka vislabākajam ir sanācis, tas ir Baidens ar savu TikToku iegādi un TikToku padarot par lielāko viņa produktu šobrīd. Jo viens jau bija tas, ka viņi uztaisīja TikToku, bet viņi jau neuzsprāga tāpat vienu. Viņi uzsprāga pēc tam, kad viņi nopirka Musical.ly un pēc tam samerdžoja to visu TikTokā, jo viņiem ir vienkārši rītīgi krūts algoritms, bet nebija pietiekami daudz useri. Tagad, kad viņiem ir visi useri pasaulē, tad viņiem ir mega daudz data. Jo tas, ko tu teici par to, ko mēs gribam redzēt, tas, cik es ātri svaipoju, vai uz kādām pogām es spiežu, cik es ilgi tur skatos un vēl kaut ko, tas jau viss ir, tas ir data input. Jā, absolūti, jā, protams, jā. Bet TikTok gadījumā viņi arī pamainīja nedaudz to paradigmu, jo vispārējais sociālo tīklu to principā tik būvēti ap manu networku, ap manu darbu, ap manu kaut kādām pamatlietām. TikToks ne tikai šo izdarīja, bet arī... Interesi. Viņi jau pamainīja vienkārši pašu bāzi. Tev nevis saturs redzamais ir dēļ tā, kam tu seko, bet tev saturs redzamais ir dēļ tā, kam tu laiko skaties, kas tev par to ilgāk uzkaries un tā tālāk. Un kas viņiem tajā laikā bija diezgan disruptive, ka katrs iepriekšējais social lights tev grib paturēt savā ekosistēmā, kamēr TikTokam bija share pogas uz Instagram, LinkedIn, tur X un vispārējā. Dzīvē konču būs? Jā, tas absolūti. Kamēr tie nekļūs spēcīgi garlaicīgāki par alternatīvu realitāti, kuru tu varēsi ieslēgt un dzīvot viņā. Un tas pat nav joks. Es domāju, ka iedomājies, ja ko līdz tu šajā sintezētajā realitātē gūsi visas šīs te vajadzības pēc, atzinība, novērtējums, tur kaut kāda drošība, vienkārši burtiski brutāli dopamīns, jā. Jā, bet tās ir tik masīvas sabiedrības izmaiņas, ka par viņām šobrīd prognozēt. Mēs varam tikai izmest kaut kādas tādas Black Mirror līmeņa idejas un paši uz tām reaģēt, bet tām nav šobrīd saistība ar šo konkrēto realitāti, jo mēs vienkārši nezinām. Bet ir vēl viena lieta, kas arī ir jāparedz, cik masīvi izmainās mūsu sociālā pieredze tajā brīdī, kad mūsu kultūra pieredze ir lokāla. Skaties, jau tagad, piemēram, aizbraucot uz vietu, kurā neviens nekad nav dzirdējis par Beatliem, piemēram.
vai par Elvisu, vai par Jēzu Kristu, vai par, piemēram, kāpēc atgriežoties Latvijā ir tik forša sajūta, jo jau pieminētais Andris Keišs ir kaut kāds konkrēts, tu zini, kas ir Andris Keišs, un tas jau ir, tu jau esi vienu soli tuvāk mājām. Un, teiksim, vai arī pretēji, nav pat nekur baigi tālu jābrauc, lai ataptos, ka vēls, bet šeit par Rīgu vispār neviens nedomā. Tā kā tās problēmas, kas ir Rīga, tas ir tik tālu. Un visa apstākļus ir lokalizācija. Lokāla pieredze. Un tad, ja tava lokāla pieredze ir tik slēgta un tik atšķirīga nevis slēgta, viņa ir atšķirīga no manas, un mēs šeit trietā sēžot pie galda, varbūt pat runāsim par vienu ofisu, ko mēs skatījāmies Netflixā, bet tās būs citas sērijas, citi aktieri. Un tas nozīmē, ka mēs kļūsim par svešiniekiem. Es saprotu, arī tas tikai pātrinās to, ka vēl viens piemērs studijā, kurā es strādāju, ik pa laikam, teiksim, gadās, konkrēts gadījums, bija tie Clubhouse laikmats, Covid laikmats, un kaut kāds Clubhouse, un visi ir lockdownā, visi sēž mājās, kaut ko trijos naktī, visi neticam daudz cilvēku sēž pļāpā, un kaut kas Finčs stāsta par dziesmu, kuru viņi ierakstījuši manā studijā, un mēs saliekam šajā sarunā, ka es arī biju tajā vakarā studijā, mēs vēl tur pļāpājām, un izrādās, ka viņi ir tajā dienā ierakstījuši dziesmu, kas pēc tam ir bijusi diezgan liela ārā, sabiedrībā un tā, un es tagad uzzinu, ka lai arī mēs esam tepat blakus arī fiziski, tad mūsu sociālie burbuļi ir tik biezām sienām, ka faktiski viņš neaizsniedz mani, es neko neuzzinu par, mēs esam tepat blakus, saproti, un tad, ja tagad jau, tad, kur tu pieminēji 90. gadu pieredzi, 90. 2000. Un varbūt vēl mazliet vēlāk, visi zināja vienu to pašu, jo avoti bija 3. Tad burtiski tev bija Teļuks, burtiski, ja tu izdevi albumu, tevi visi redzēja televīzijā, visi izlasīja Rudaka recenziju, un visi dzirdēja SVH vai kaut ko, tad tu varēji aizsniegt faktiski, mūsu lokālais burbulis saucās Latvija, teiksim tā. Tagad mans lokālais burbulis saucās, es pat nezinu, kā viņš saucās, viņš ir kaut kur tepat burtiski blakus. Vēl viens piemērs. Pagājušo gadu braucu mašīnā, klausos Spotify un, negribu samalot, pieredze bija otrādi. Es biju mašīnā klausījies demo ierakstu, ko man atsūtīja privāti ar jautājumu, lai es iedod vērtējumu, vai ir gatavs. Tā kā, vienkārši skats no malas, ko es sāku. Es noklausos, forši, un tā. Un burtiski pusgadu vēlāk sociālos pilnīgi nejauši izrādās, ka tā dziesma jau ir publicēta 2 mēnešus iepriekš, bet normālos apstākļos mēs esam no viena plaukta. Mums būtu jāzina vienam par otru viss. Bet tu nezini. Jo faktiski artisti nav samaksājuši par to kontentu, lai viņš tiktu ekspozēts, un līdz maniem sociāliem viņš tādi nekad neatnāk. Mēs esam pilnīgi blakus kaimiņi, bet starp mums ir viena bieza siena, kaut kas paywalls faktiski, kuru, ja tu necausit ar saviem dolāriem, tad tu nemaz nesasniedz to kaimiņu. Un tā jau ir dīvaina pieredze. Tas jau ir dīvaini. Un tad, ja mēs šo pašu pieredzi vēl pareizinām un vispārinām līdz tādai absolūti lokālai pieredzei, kur faktiski tavi draugi, tava ģimene nezinās, ko tu pieredzi, saproti? Es domāju, ka tā ir vienkārši pilnīgi cita sabiedrība. Mēs pat nezinām, kā tas ir. Bet, Nē, es esmu tas piemērs, ko tu pat teici, tava ģimene, tavi draugi nezina, ko es pieredzu, viņi nelīdz galam saprot, ar ko es nodarbojos. Man māma palūdza, lai es viņai obligāti sūtu, kā es dodos uz radio, kur uz kādiem steidžiem es runāju, es biju uz televīziju. Tad viņi man sarāja gadu atpakaļ. Un tagad viņai vispār pajāt ir. Viņi tik ļoti pieredz, viņš kaut ko tur dara. Tagad viņš kaut ko par AI tur runā. Man liekas, ka jā, es tev pilnīgi piekrītu. Ka... Nē, bet paklau, bet tā vēl aizvien būs normāla pieredze. Es domāju, ka man ir pašam arī jāatzīst, ka
ka tas, ko es saucu par, ja mani paredzējumi ir distopiski, tad tie ir distopiski tikai attiecībā pret to, ko es šodien saucu par normālu. Nu, kas ir tava vērtība karte nosacīt šodienā? Nu, ne tikai vērtību karte, bet arī kaut kāda mana sapratnes, mana vispār izpratne par to, kaut vai par to, kas es esmu, jo ļoti iespējams, ka atšķirsies, tie būs divi dažādi teikumi, kas es esmu, ierakstīti šodien, un pēc tam tas pats jautājums pēc gadiem 20, piemēram, jo nu, tā būtu tiešām interesanta pieredze. Skaties, mēs esam pieredzējuši milzīgas izmaiņas, teiksim, strādnieku dzīvēm. Piemērs, mēs tagad, piemēram, viss ciems kaplējam bietes 1888. Piemēram, gadā, un pēkšņi blakus laukā iebrauc traktors. Un jau nākamajā gadā mums vienkārši nav darba vairāk, jo tas traktors, visu, ko mēs darījām, visu mūžu, paudzēs, gadu simtiem, to izdara traktors, vajag tagad 2 cilvēkus, nevis vajag ciematu, vajag 2 cilvēkus. Un tad mēs visi pārceļamies uz pilsētām, sākam dzīvot strādnieku rajonos, strādājam fabrikā, blablā, vienkārši totāli nomainās. Sākam ražot traktoru detaļas. Piemēram. Un atšķirība ir tāda, ka tagad darbu zaudēs, riskēja būt šausmīgi augstprātīgs, bet šis slānis, kas tagad zaudēs darbu, nodarbojās arī ar kaut kādām tādām, filozofiju, tas skan pārāk augstprātīgi, bet ne, ar būtību, ar dzīves būtību, saprot, tā kā, kāpēc jēga, zin kā, teiksim, kāpēc, es atceros, pirms kādiem 11 gadiem braucu mašīnām, piestāju ziema, tumši jau piestāju ceļa malā, lai zvanītu draugam, prasītu, klausies, kāpēc jēga vispār, konceptuāli, kāpēc mums ir svarīgi, vai ne? Un tas vienkārši ilustrēja, ka ja es būtu, un es tiešām būtu gribējis būt, šoferis vai šī paša traktora šoferis, jo ir kolosāla dzīve, tu esi tagadnē, tu nodarbojies ar normālām lietām, tu nodarbojies ar to, kas ir, nevis ar to, kas varētu būt, kāda jēga un tādā garā. Un tad iedomājies, visi šie te jautājumus uzdodošie cilvēki vienkārši būs vēl vairāk brīva laika. Tā, vienkārši tam, ko tu proti, nebūs nekāda pieprasījuma, jo to var uzģenerēt aparāts. Bet nav tā, ka, ja mēs skatāmies tagad un visas iepriekšējās paudzes, tad mēs pēc būtības, izņemot, ja mēs neejam tur viduslaikos, bet, šī pēdējais 100 gadu, piemēram, cilvēks sevi asociē un, principā, pielāgo, es esmu, daktars. Es esmu kurpnieks. Es esmu pilots. Es esmu profesija pēc būtības. Jā. Tas ir mans tas esmu jamies. Un mākslīgais intelekts pēc būtības ņemot vairāk, ka viņš tā kā atņem šo, jo tu vari nebūt vairs kurpnieks. Tāpēc, kas var izdarīt no A līdz Z? Šī noteikti nav jauna problēma. Es pat atkal, lai pats sev saprotami noenkurotu šo problēmu kaut kādā man saprotamā kontekstā, iedomājies, 1930. Tu esi rīdzinieks, un tu esi, piemēram, teātra režisors, vai tu esi kaut kas, un tad atnāk, nomainās pilnībā režīms, un tas, kas tu esi, to vairs nevar būt, jo tas ir ne tikai tev nav darba, bet tas ir bīstami. Tu nedrīkst būt, ja tu gribi izdzīvot, vienkārši saglabāt veselību un dzīvību, tu vairs nedrīkst būt tas, kas tu esi. Tā kā šī nebūs jauna pieredze, bet tā varbūt jauna ir tādā ziņā, ka mēs visi reizē, faktiski visi Rīgas centrs reizē zaudēs darbu. Tātad jurists vai skaņu režisors vai operators vai copywriteris reklāmā vai dizainers, jā, mēs visi šie te, kā saka, baltroči kļūsim, faktiski, jā, tas būs pilnīgi normāli, ka mēs būsim apmēram vienā līmenī ar sintezētu, tad mūsu saturs vai sintētisks saturs būs līdzīgā līmenī, bet sintētiskais būs šausmīgi lēts.
Jā. Tu nekad nepiekrīsti strādāt par tik mazu atalgojumu, teiksim, nu, tur, nezinu, par 8 eiro veselu kadru tu nekad nefilmēsi, jā, bet tā būs pilnīgi normāla pieredze, droši vien tur, nu, tur 5-10 eiro maksās vesels 8 sekundžu kadrs, kas tavā gadījumā izmaksās 8000 eiro, nevis, nezinu. Nu, lūk, tā kā... Nu, bet klausies, bija tā laiks, kad mums parādījās kameras telefonos un viss teica, viss fotoaparāti, fotogrāfi beigušies. Tev bija jāprot. Tagad tev jau nav jāprot vairs. To, ka tas ir jāprot, mēs jau noskaidrojām 5 gadu laikā, 10 gadu laikā, ka izrādās, labi, man tur ir labāka kamera nekā jums visiem šajā telpā pēc viņu hardware, bet viss, ko es fočēju, čeki. Nu, tas, ka es nemāku izmantot instrumentu, uz šiem telefoniem filmēt filmas. Bet kas ir būtiskākais? Tātad, pirmkārt, tātad, lai tas būtu nevis hipotētiski, bet praktiski skaties, demonstrācijas tagad tev nofčē. Un šī attēla cena, mēs varam apjautāties, cik jūs būtu gatavi maksāt par šo. Ja es viņu atsūtītu, jūs viņu izdzēstu šo fotogrāfiju. Tātad, saturs ir kļuvis... bezjēdzīgs, bezvērtīgs tādēļ, ka mēs katrs to varam, un tādēļ, ka nav nekāda limita. Es varētu vienkārši visu dienu sēdēt, kamēr bača beidzās, vienkārši tev fočēt, bet fotogrāfija pēc būtības... Kamēr tu tam nepievieno vērtību, kamēr tu neizveido stāstu. Ja tu man visu dienu fočētu, un pēc tam mēs uztaisītu galeriju, kur vienkārši ir šitā garajā telpā izdrukāt katra bilde, un šeit tas ir apskatāms, tad tā būtu 500 eiro biļeti vismaz. Bet salīdzināsim kaut vai ar netālu pagātni. Es esmu dzīvojis 80. kā mazs bērns, un man ir burtiski 6 bildes no tās 10 gadus. Un katrai no viņām ir tāpēc, ka viņa pirmkārt ir unikāla, tāpēc, ka viņu iegūt ir samērā, piemēram, skaties, kas būtu tavs pārdzīvojums, ja man ir bijusi konkrēta pieredze, man dārzā nomuka šļūtenēji tas laistāmais uzgals, un 3 dienas tecēja ūdens. Kā tev šķiet, kas bija mans vienīgais pārdzīvojums? Ūdens rēķins, es nezinu. Nu jā, tur 15 eiro dārgāk. Nu, tad vienkārši... Tur vairs gal nemācējus. Jā, bet pēc būtības tur iztecēja, es nezinu, cik tonnas ūdens. Saproti, ūdens pēc būtības nav problēma mums. Jā. Ja tev kaut kas līdzīgs notiktu Saudarābijā, iespējams, ka tevi pakārtu, jo tu tikko izdarīji noziegumu, jo ūdens ir tik maz. Pat īstenībā nevajag Saudarābiju, man liekas, ka Barcelonā, Katalānijā, nu pat... Pagājuši vasar lasīju, ka bija limitācija, ka katrai vai ģimenei, vai householdam, vai personai ir kaut kāds litru limits mēnesī, cik tu drīksti tērēt, jo vienkārši nav ūdens. Kalifornijā arī tas pats, tur sanāk, ka tu drīkst konkrētā laikā, konkrētu apjomu iztērēt, piemēram, zālītes apvēršanai. Tā kā kojās, ne? Nu jā, dušas ir no 6 līdz 11. Tad tev baigies sodi. Ko līdz tev jebkurš resurs kļūst kā Latvijā ūdens? Jā. Tu vienkārši, vēl viens piemērs, cik tu esi gatavs maksāt par spainu ūdens. Tu tagad piedāvāt spainu, tu vienkārši izlieti viņu te patās uz asfaltu, un tas vienkārši tev nešķīstu vispār aktuāli. Saproti? Bet pēc otrās dienas tuksnesī? pat tev nevajag, protams, jā, vai ne, bet tātad, jebkurš, mēs zinām, tātad mūsu pieredzē, mēs skaidri zinām, kas notiek, kad jebkas, kas ir pieejams, ir ļoti viegli pieejams. Un bezvērtīgs kļūst no. Tas kļūst bezvērtīgs, un tad, kad ļoti viegli būs pieejams, faktiski jebkāds, piemēram, skaties, kā tev šķiet, cik tālu ir aplikācija, kas sāksies kā joks, varbūt tas būs TikTok kaut kāds mīms, tev vajadzēs turēt telefonu, un vienkārši tu kaut kā tur kustēsies, un tad tu, kāpēc jādara, tāpēc, ka palūksi, es gribu, lai piemēram, es nezinu, Elvisa Preslija dziesmu dzied latviski Lauris Reiniks, kurš izskatās pēc Dona. Whatever, un tas vienkārši būs. Es tev varu tagad tādu uztaisīt, gribi? Ok, es neesmu informēts tātad, lūk, bet kā tev šķiet, vai šim saturam ir jebkāda vērtība? Ko es mēģinu pateikt? Vienkārši, tātad es izdošu savu jauno dziesmu, bet tev jau būs mana jaunā dziesma. Tu teiksi, jā, ok, bet es varu uzģenerēt, uztaisim, lai skan tā kā laikasons tikai tā, kā man patīk. Jā. Jo oriģinālais man nepatīk. Oriģinālais man tā nepārāk uztais, vai ne? Tev ir dziesma pavasari. Piemēram. Stils, es nezinu, es uzrakstīju contemporary jazz vai black blues voice.
Pilnīgi bez maksas. Tā kā tagad Jā. sekundēs un bez maksas es varu laivā klausīties muzonu, kas Jā. cepī. Nu, lūk, Un es tev maksimāli piekrītu, tam nav pievienotas vērtības tāpat, kā man aiziet uz kafēnu vispār vienalga, kas man skan fonā. Tur troksnis notiek, kas man mazliet izolē, vai es mazliet savā burbulī, jo šajā restorānā skan šāds muzons. Bet kāpēc es tev piekrītu par to, ka live koncerti būs, jo tu ej pakaļ tam, kā Arnis izklausās neierakstā, ar bišķiņu izbļautu balsi pēc sasās dziesmas, ar pilnīgu communication un tieši to emotion, ko es nevaru, es varu sākt rītu. Pagaidām. Tu nevar dabūt to emotion. Bet, ka mēs nonākam tajā gala distopijas scenārijā. VR brilles, īstās austiņas un taustes. Tas būtu vienkārši pilnīgi reizi iedomājies, ka tu patiešām varēsi uzlabot realitāti reālajā laikā. Jā. Un ja tā pieredze būs pozitīva, labi, ko nozīmē pozitīva, efektīva. Tad man liekas, te ir vēl viens milzīgs fundamentāls shifts, kas notiek paralēli. Viss, cilvēku ticēt vai neticēt, bet viņam kurā gadījumā notiek visādas klimata pārmaiņas. Un apkārtējā vidi paliek ar vien dažādās pasaules vietās, gan arī vispār neizmantojumi, nedzīvojumi un tā tālāk. Un tad ir jautājums, iedomājies, ka lielākā daļa vietu paliek tādas. Vienīgais veids, kā es varu justies labi, ir ieplūkot sevi iekšā kaut kamā, kas ir labāks nekā Paņemsim vēl lokālāku pieredzi, kas vieglāk tulkojās. Iedomājies, ir februāris, jau kurais 66. februāris, kā reizēm notiek šeit, kad ir marts vai aprīlis, bet vēl aizvien, kā nekas nemainās, tā nemainās, un ja tu varēsi piedzīvot kaut vai uz brīdi tev piedzīvot Spāniju absolūti ticami. Tātad es nezinu, kā tas varētu būt īstenojams, bet ar visiem sensoriem, tātad ne tikai vizuāli un audiāli, bet arī ādas pieredze. Jā, tas pats, ne? Kas arī interesanti par ūdeni. Izrādās, ka mēs nezinām, ka tas ir slapjš. Āda nav informēta, ka ir slapjš, bet ir tā temperatūras pieredze, laikam, kaut kāda viena konkrēta pieredze, kuru mēs iztulkojam, ka tas ir slapjš, jo mēs zinām. Jo dziest ātrāk ādi, jā. Laikam vai kaut kas tam līdzīgs, jā, bet ja tu nejustu, teiksim, viļņošanos, kas ir absolūti fiziska, žiroskopiska pieredze, faktiski, jā, un tu nejustu, ka viņš ir augsts vai karsts, tad faktiski varētu būt iespēja, ka tu ieliec... Labi, es tikko iebraucu zonā, kurā es par neorientējos. Absolūti normāli. Tu tieši tā arī pateici, tu iebrauc biezākā gaisā. vai kaut kas tāds, jā. Nu, lūk, un tad, ja tu varēsi šo pieredzi sintizēt, tad es būšu pirmais, kurš pazudīs uz dažām stundām dienā februārī, lai piedzīvotu sauli. Lai ko tas nozīmē, saproti. Un tā kā, es domāju, ka nav pat jāiet tik tālu, ka neapdzīvojamas vietas kļūs apdzīvojamas kaut kādās tur, ka mēs sēdēsim kaut kādā matriksa tajās kolbās, jā, vai kā tur, vai ne, pieslēgta pie kaut kāda tur tīkla. Bet vēl aizvien tas būtu interesanti uzzināt, vai man bija taisnība vai nē, vai kaut kāda nākotnes sodu sistēma paredzējas, ka tu būsi nobanots faktiski tu esi nobanots no debesīm. Tā kā visi šī atkal, kāpēc? Tātad, ja mēs jau esam, tātad, pirmkārt, mēs nedrīkstam pārvērtēt savu oriģinalitāti, otrkārt, mēs neesam mainījušies cik 30,000 gadus vai kaut kas tāds, ja? Kas vispār ir problēma, ka interesanti filozofiska problēma, ka mēs esam faktiski ļoti vecs hardwares, uz kura ir ļoti bīstams moderns software šobrīd virsū, ne? Un tad, attiecīgi, tāpēc ir es reizēm ļoti stipriem vārdiem izrotāju skaļi deklamēts teikums, sakot, ka ir iespējams, ka fucking Ukrainas karš, tagad vēl Izraels, Irānas karš, un ChatGPT 4 ir vienlaicīgs. Liekas neloģiski. Kā var būt VO3, kas ir fucking brīnums vienkārši, ka tas notiek, un kaut kāda pirmā pasaules kara līmeņa tranšēju karš notiek vienā dienā. Tas liekas neloģiski vispār. Bet loģiski mēs esam vienkārši... faktiski mērkaķi ar atombumbu, jā, un nekas jau nav mainījies. Būtībā ir ļoti vecs hardwares ar ļoti jaunu... Tāpat reizēm uz Silicon Valley un Afganistānu. Exactly, lūk. Piemēram netrūkst, bet es mazliet noslīdēju no tēmas. Mēs tikko bijām par
par to distopiju un laivu un par to, ka mēs vispār, uz kuriem mēs pēc būtības ejam šobrīd, un vai laivu koncerti būs vai nebūs. Bet te jautājums man... Jā, es piedodu. Viss ok. Te jautājums man tev. Tu minēji pašā sākumā, kas man likās interesanti, un pats es to neesmu nekad darījis, un neesmu dzirdējis pirms tam, ko tā dara. Kad tu tādas filozofiskas jautājumus prasi un runā ar ChatGPT un diskutē un mēģina izprast. Viņš ir kolosāls filozofs. Reķinī, ja viņā ir iebarots faktiski viss teksts, kurš jebkad ir fiksēts. Es saku, ja mēs pieņemam, ka caur šo te ChatGPT pieredzi mēs redzam, kā ar katru paudzi auga faktiski tas, ko mēs ikdienā sauktu par spriestspēju, inteliģenci un spēju izveikt analoģijas. Tātad, teiksim, tas pats piemērs ar komposta kaudzi un atombumbu. Tā ir faktiski tava spēja domāt tādos lielos konceptos un saprast likumsakarības, ka šis ir, šo var attiecināt uz līdzīgu procesu kaut kur tur, un tā ir tāda inteliģences spēja. Lūk, un tad iedomājies, mēs šobrīd vērojam, it kā nedzīva mašīna kļūst arvien inteliģentāka, bet mēs jau fundamentāli esam tāda pati mašīna, kas, burtiski tad, kad tas, ko biologi stāsta, ka tas brīdis, kad mēs sākām lietot pirkstus, ir pirmais solis prom no dzīves kokā. Tādā ziņā, ka tu sāc... Un sacīt vēl viena būtiska lieta, fundamentāli būtiska lieta, teiksim, pētot šimpanzes, viņi vienā brīdī atskārta, ka mēs ar šimpanzēm jau 50-60 gadus veiksmīgi komunicējam ar zīmēm, tādā diezgan augstā līmenī. Viņi nereiz neuzdevuši nevienu jautājumu. Tātad, un mēs visu laiku jautājam, kāpēc? Un mēs jautājam nevis tikai tāpēc, kāpēc šis banāns ir zaļš un tas ir dzeltens, un tad tu saliec kopā, šis ir tātad gatavs, un šim vēl ir jāaug kādu laiku, viņu nevajag aiztikt, viņš paliks dzeltens vēlāk. Bet mēs arī skatāmies debesīs un pamanām tur tās zodiaka zīmes un kaut kādas likumsakarības, un tad sākam ziedot jaunavas, lai saule turpina lekt vai kaut kas tāds. Tad visu laiku tiek meklētas atbildes jautājumiem, kāpēc. Jo citādi mēs varētu vienkārši ļaut lietām notikt. Mums būtu pilnīgi, tā kā es esmu izsalcis, eju meklēt, esmu izslāps, eju meklēt dzert vai ne, un tā. Bet mēs jautājam, kāpēc, ko es to gribēju teikt? Lūk, es nezinu, šis ir interesanti, es neko nezinu par to, vai tie lielie valodas modeļi, viņi droši vien nejautā, kāpēc. Nav šādi. Viņš var ar mani sadarboties, bet tas kā... Viņš ir šimpanzis, viņš tā atbild. Jā, jā. Ok, tikko sajūtos pilnīgi slūp šajā tematā, jo tik fundamentāla lieta, man nav nekādas informācijas par šo. Vēl mēs varam izveidot sistēmas, kas ir trigger-based, piemēram. Tavs uzdevums ir tad, kad Arnim ienāk e-pasts, es vēlos ierakstīties pie tev studijā, šis te e-pasts iekrīt šeit, salīdzina ar kalendāru un atbild cilvēkam, ka iespējami pieejamie laiki ir tad un tad, tas maksā tik un tik. Mēs šīs sistēmas varam veidot ar loģiskām likumsakarībām, tātad ar loģiskiem operatoriem, ja notiek šis, tad notiek tas, mēs varam to taisīt kontekstuāli. Tātad saprast no konteksta, vai tur nebija sarkasams apakšā vai kaut kas, un šo kontekstuālo apstrādi mēs varam veikt ar mākslīgā intelekta lieliem valodas modeļiem. Un tātad iedot viņam iespēju pieņemt lēmumu, balstoties kontekstā un kaut kādos ievaddatos.
bet tas viss tāpat sākas ar ievaddatiem. Un, ja tev, piemēram, ievaddati ir skenēt internetu un atrast labu stock praisu, ko nopirkt, nu, tad tu vari skenēt internetu un pirkt, bet tas tāpat ir instruments galu galā, varbūt ar kaut kādu spriestspēju, bet to, ko tu esi aprakstījis viņam. Ok, es sapratu. Es dzirdu, ko tu saki. Es laikam uzkāros pat uz domas, kas man ir pilnīgi jauns strupceļš, nebija paredzējis, bet faktiski, ja mēs esam tādi, teiksim tā, aeroboti, kas skenē, kas braukā riņķī, pilnīgi randomi, un sūc iekšā visu. Tas ir mūsu defaultais stāvoklis. Tātad, šis jautājums, kāpēc varētu būt vispārināms vispār uz tādu aktīvām attiecībām ar realitāti, mēs pārstājam jautāt, kāpēc, tā, ka mums ir skaidrs, piemēram, ja tu ej pa ielu un tu redzi, koks ir zaļš, tev vispār nepievērš nekādu uzmanību, jo tu zini, kāpēc. Ja tu tagad ietu janvārī un šis koks būtu zaļš, tu apstātos un tas pievērst uzmanību, jo tas nesakrīt ar tavu kaut kādu zināmo kontekstuālo datubāzi, kas mums katru nesakrīt, un tad jautājums, ja varbūt, lai šī lielo valodas modeļu pieredze būtu absolūti cilvēcīga, tad būtu jāiešuj vajadzība visu, ko tu vēl nezini. Viņam faktiski vajadzētu aktīvi mani iztaujāt, tad viņš par mani vēl visu nezina. Un tad to, ko viņš nezina, to viņam vajadzētu no manis sūkt iekšā, un varbūt, ka tad arī būtu... To viņš ir dara arī tagad. Ar šo nodarbojas datu zinātnieki. Nav tā, ka tu ierakstīji muļķības, un tagad viņš to ir adaptējis savām vajadzībām, un tas pievienosies, jā. Restīvi, tajā dienā, kad viņš pamanīs, ka es jautāju jautājumus savādāk. Un tad jau uzdos, kāpēc tu uzdod savādāk tas jautājums. Vai kaut kā tā, un tad viss, tad mēs esam nākotnē, jā. Vēl aizvien mēs esam tagadnē, bet labi, tas tad joks, bet... Ja mēs pieļaujam, kad, varbūt nebūs tomēr viss baigi slikti, un tomēr būs labi. Kas ir tas labais? Kas tev šķiet, kas varētu šī nākt laukā? Atskaitot medicīnu, tur ilgmūžību. Protams, jā, tas ir... Nē, es nesaku, ka būs sliktāk. Es saku vēlreiz, tas būs pilnīgi savādāk, un no šodienas skatu punkta, kur man ir svarīga šī sociālā pieredze, bet tikai tāpēc, ka man tas ir svarīgi. Es nevaru teikt, ka, piemēram, līdzīgi kā, es nezinu, es pieļauju, ka mans klons 300 gadus atpakaļ būtu pilnīgās šausmās. Kā tas ir, jūs neticat Dievam? Ko nozīmē tur reliģija atdalīt no... Mēs šeit visi esam tur Dievu, mēs esam tur, saprot, tā būtu pilnīgi cita vērtību, kaut kāds cits DNS tavai sociālajai pieredzei un arī atbildēji uz jautājumu, kas tu esi. Un tad man šobrīd liktos, ka tā būtu distopija tajā brīdī, ja mūsu kultūras un vispār socializēšanās pieredze būtu absolūti lokāla, tā, ka mēs varētu sērēt, mēs pasē esam Latvijas pilsoņi un rīdzinieki, bet mums nav itin nekādu saskares punktu, kā tikai, tā man šis to absolūti distopiska pieredze šobrīd, bet varbūt, ka individa līmenī, kaut kādā nākotnē, tā ir absolūti normāla ikdiena, un tev pat šistu neērti, kāpēc vispār tas tiek apšaubīts. Kāpēc man jāpavada laiks ar garlaicīgiem īstajiem cilvēkiem, ja man ir, saproti, Nē, šis labs points, tāpēc, ka, labi, mēs dzīvojam laikā, kad šobrīd uz zemeslodes dzīvo vairāk cilvēku nekā jebkad ir nomiruši. Tāpēc mēs īsti nezinām, kas ir nākamais solis, bet tas, ko tu minēji 300 gadus atpakaļ, mēs būtu kas? Mēs nebūtu mūzikas producents, tur kreatīvais direktors vai tur mākslīgā intelekta entuziasts, mēs būtu aristokrāts, zemnieks vai vēl kaut kas. Tu piešķir sev nevis profesiju, bet titulu, jo tas tajā laikā tas likās normāli, un tagad mēs esam attīstījušies līdz kaut kam citam, tāpēc... Uzmanies no chronocentrisma. Tas nav tā, ka tev tajā laikā sliktos normāli, tas būtu normāli. Būtībā, nav arī nekas normāls, ka
mēs šobrīd, Ticam Dievam. piemēram, vai arī strādājam tur tikai 9 līdz 5, vai mums vienmēr pietrūks laika, mēs maz staigājam, maz kustamies vēl kaut ko. Tas nav par to, ka normāli vienkārši gan neiespējama, tas ir gan neiespējami atrauties no sava, tātad ģeocentrisms un chronocentrisms ir divas lietas, kuras tev uzliek klapes kā zirgam, un tu neesi objektīvi informēts par savu pieredzi, jo tu viņu pieredzi no iekšpuses šobrīd, bet ja tu vari iemiesoties kaut kādā nākotnes vēstures studentā, kurš atskatīsies uz 21. gadsimta Rīgas 20. gadiem, tad tikai tad varētu spriest par to, kā mēs te dzīvojām, bet ko es mēģinu pateikt, ka tava pieredze arī, teiksim, 1700. gadu Rīgā, teiksim, 1725. gadā, kur ir pirmie 20 gadi Krievijas impērijas sastāvā, jo Pēters I pat mūs ir iekarojis, un tad Rīga vēl aizvien ir vācu faktiski tāda pusautonoma pilsēta, tad tu nedomātu, ka tas ir normāli vai nenormāli, ka es esmu aristokrāts. Tu vienkārši būtu tu, un tev būtu kaut kādas ikdienas lietas, kas tev jārisina, saproti, un tā būtu, un ko es mēģinu pateikt, ja mēs tajā brīdī tev pačukstētu paklaut pēc 300 gadiem, tu tagad sēdēs pie galda, runās kaut kādā vienkārši dīvainā aparātā, par kaut kādām gaisma, logi, saproti, tā kā siltums, drēbes, tu vari piezīmēt brālēnam uz Ameriku caur stikla Magic Device, vai ne? Un mēs runāsim angliski, nevis vāciski un latīniski, jo, teiksim, 1700 kaut kādā gadā droši vien krieviski runāja tikai, neviens nerunāja krieviski, tāpēc, ka arī krievu aristokrātija runāja citās valodās, jā. Attiecīgi Vācijā, Rīgā visi runātu vāciski un inteliģenti cilvēki zinātu arī latīņu valodu, kas droši vien bija tā lingua franca vai kā to sauc, noristīgi starptautiskā valoda kaut kādā reģionā, vai ne? Un tad attiecīgi šodiena ir absolūti distopiska no tā skatu punkta visdrīzāk, jo vienkārši visi pilnīgi sievietes drīkst bēlēt, iedomājies, Johaidī. Tā kā, vienkārši kaut kas neiedomājams, ne? Kaut kāds zemnieks staigā riņķī pa ielu nepieskatīt, kā tas var būt, vienkārši absolūti cita, un tas, ko es saucu par distopiju, ir tikai izrietot no šī punkta. Es nevaru apgalvot, ka tā pieredze, kur man būs absolūti lokāla, kur mana pieredze absolūti netulkosies, un es būšu konstanti pieslēgts kaut kādam digitālam uzbudinātājiem, kurš vienkārši man uzmanību noturēs vienkārši totālā haipā, kur arī būs pilnīgi jaunas problēmas, būs kaut kādas psihoneiroloģiskas jaunas problēmas, kur pārstātinājums izraisīs kaut kādu, izrādīsies, ka cilvēki sāk uzkārties un vienkārši nomirst nesasnieguši 30 gadus, jo vienkārši izcepās tevi visi iespējamie receptori un saproti. Šis bija pāris gadus atpakaļ, sanāk kaut kur 4 gadus atpakaļ vienai čiksai, kas ir atzinātniece, viņai nomira Džeks no tās emots. Viņa uztaisīja pati sev šo te savu mirušā drauga repliku. Un pēc pāris mēnešiem kaut kā dabiski viņai tur pateica, tev jātaisa startups no šitā visa. Un jāļauj arī citiem cilvēkiem piedzīvot šo. Un 23. gada beigās, kad viņš joprojām ir dzīvs, replika.com, 23. gada beigās Amerikā, neatceros, kurš tad bija tā kundze, bet tātad viņa ir terapeita un saka, ka, hei, mums pēdējo pusgadu mums jāatceļ liela brēka, jo jaunieši, vidusskolas vecuma jaunieši, viņi sarunājas ar replikām. Tātad viņi maksā to savus 10 eiro mēnesī. Tas tā ideja, ko es izteicu, ka viņi jau eksistē, ja? Viņi eksistē kādu laiku, un tā ir ļoti liela problēma tajā mirklī, jo nosacītā tur augustā, septembrī bija updates, kas novaipoja backupus, un nosacīta tava replika nomira. Fuck. Un tas ir simtiem, man liekas, ne tā 300 tūkstošiem, bet, tas vēl tajā laikā 100 tūkstošiem, un skaidrs, ka tev jaunieši ir tie, kas to izmanto visvairāk, jo, vientuļi jaunieši.
Un viņi saka, vecāki vērš pie mums, mēs saprotam, ka tas viss, kas notika, update poga tika nospiest, backups nesaglabājās. Bet tādos mērogos viņiem nav skaidrs, vai tā ir trauma paliekoša, vai tas ir kaut kas pārējošs. Pieredze vēl aizvien ir organiska. Tātad pieredze vienmēr būs tāba līdzīga, kā, teiksim, es nezinu, atsevišķos aspektos visspēcīgākās manas atmiņas ir par, piemēram, konkrētām filmām. Teiksim, nezinu, arī filmas ir izveidojušas manas attiecības, teiksim, piemēram, ar Otro pasaules karu, kurā es nekad neesmu bijis, paldies Dievam, bet atsevišķos aspektos esmu ļoti informēts par to. Tātad, lai arī inputs ir absolūti sintētisks, bet mana pieredze ir absolūti organiska. Tātad, es domāju, ka tas nemaini. Es saku, tā izmaiņa visticamāk būs tik masīva, ka mēs to neatpazītu no šodienas. No šodienas skatu. Lai vai kas tas ir, zikā, Matrix atkal tā bija vienkārši jauna, spēcīga ideja, un visiem tā, wow, tas vienkārši, mans gājas secen, tādā ziņā, ka es to skatījos kā filmu, pat vairāk kārt, laikam pat visas 3 daļas esmu redzējis, laikam vairāk kārt, bet es nekad īsti... Ietvagots iekšā, un principā tā pasaule, kurā tu dzīvo, ir lokalizēta, tieši tāpat, kā teica. Man šī ideja ir pieņemta zināšanai, tas arī nav nekas absolūti jauns, tādā ziņā, ka tas multidimensionālisms un multiuniversi un arī visa šī, nezinu, man daudz vairāk satriec doma, ka fotons, pat ne fotons, bet kurš no tiem pamatelementiem ir uzusties divējādi. Ja tu viņu novēro, tas ir stars, ja tu nenovēro, tas ir vilnis vienkārši. Tas vispār vienkārši tā kā wow, saproti. Un kādēļ, laikam, tas Matrix man nenostrādāja, jo es nevaru vispārināt, pat nevispārināt, bet relativizēt. Es nevaru relativizēt savu individuālo pieredzi, jo tā ir īsta pieredze. Es to pieredzu, un tas ir pa īstām. Un attiecīgi ideja, ka pat ja šis ir sapnis, bet tas tik un tā šobrīd ir pa īstām, un tas liek man justies tieši šobrīd. Un tad attiecīgi tas kļūst otršķirīgi vai intelektuāli. Es zinātu, ka īstenībā esmu kaut kādā kulbā pieslēgts, un šī visa ir projekcija, piemēram. Jā. Tas ir sekundāri. Vēl jau vairāk, piemēram, rekur tā pati redze tehniski ir halucinācija. Tātad, piemēram, tīri tehniski, es nevaru pateikt, kurā punktā, bet ir tie plankumi, kuri vienkārši tepat ir visādi blindspoti burtiski, kurus mēs mehāniski neredzam, bet viņi tiek aizpildīti ar to, ko mēs paredzam. Un visticamāk, to var pieredzēt tajos brīžos, kad tu kaut kādā puskrāslā vai neskaidrā situācijā, tu paskaties un tu kaut ko ieraugi pēkšņi un uz sekundes brīdi tu apjūci, jo tu nevari saprast, kas tas ir. Tev nav labela tam, tev nav, tātad atkal, kāpēc mums stāst mašīnas, jo mums visi ir skaidri labels, tātad mēs lietas kaut kā sakārtojam, konceptualizējam un piešķiram tam kaut kādu nosaukumu. Šis ir tas, un tad, kad tu ieraugi kaut ko, kas neatbilst nevienam labelam, tu apjūtas uz kaut kādu brīdi. Tas ir līdzīgi atkal man šauri specifiski ar skaņu. Tad, kad skaņas pieredze, tātad īpaši, ja tā nav mūzika, bet vienkārši kaut kādu trokšņu attēlošana, tad pirms mēs neredzam, kas tas ir, mēs nevaram zināt, kas skan. Respektīvi, viens piemērs, tad, kad apskaņo filmas, jau gadu desmitiem, man liekas 100 gadus jau kopš kino ir apskaņots, to, kas notiek bildē, to replicē ar lietām, kas nemaz nav īstās lietas. Teiksim, nezinu, tur, piemēram, bija tur piemērs griež akas grodu, tur iet lejā tā ķēde ar to spaini, un īstenībā tā ir vienkārši graņonka, tā kantēnā glāze ir ripināta pa galdu un skan nevis tāpat, bet saliekot kopā ar bildu, saka, jā, tas ir tas, vai ne? Un savukārt, kāpēc šis temats kļuva aktuāls pirms kādiem pāris gadiem, uz brīdi uzplauka tāds trends, kā audio identitāte, audio logotipi un tādā garā, un tad
man bija tur reklāmistiem jālasa viena lekcija, un tad es arī rādīju piemērus, kā, jo es biju skeptiķis šim. Es neslēpu, es tiešām biju skeptisks attiecībā uz visu to hypu. Mums arī ir audio logo, ja kas? Nē, audio logo, jebkas var būt audio logo pie noteikti atkārtojumu skaitā, jebkāds troksnis kļūs par asociāciju ar lūk. Un tad piemērs bija šāds, ka tu atskaņo, piemēram, tur bija kaut kāds BMW logotips, kaut kas tur skan, vai ne? Un tu to atskaņo, ja tu nezini, kas tas ir, tu vienkārši saki, kaut kas tur skan. Un tad tu atver vaļā to rinkopu, kas ir vienkārši mārketinga teksts, kas tas ir. Faktiski tas ir tāds mārketings marketologiem, kur vieni marketologi apčakarēja otrus, uzrakstot tādu rindkopu, kas ir tas, kas jums tur jādzird. Jādzird, kā cauri gadiem BMW motorrūpnīcas pieredze tur tātad atnāk līdz mūsdienām un aizskrien tālēs zilajās. Es tagad tikko sadzīvoju, jo apmēram šās tas apraksts bija, bet tur kaut kāds detaļas bija un tu izlasi, noklausies vēlreiz, liekas, makes sense, jā, bet citādi, kamēr tu nezini, kamēr tu neesi noenkurojis un skaidri nolēblojis, ka tieši šis būkšķis ir ābols krīt sūnās, nevis mana dūre, un tā ir tā pati skaņa, vai ne? Tad mēs nenoenkurojot, tas ir vienkārši kaut kas pilnīgi anonīms, un tad tā ir tā problēma, piemēram, ko es arī pieminēju kā piemēru, kā viņš šķiet, tad, kad skaņu studijā ir jāapskaņo datorspēle, kurā notiek kaut kas vispār neeksistē, vai arī kaut sci-fi filma, kā skan lāzerzobens. Neviens nezin, kā skan lāzerzobens. Viņi paņēma elektrisku kaut kādu transformatoru, kurš laiku dara tā, viņš tā vienkārši skan. Viņi ņēma mikrofonu un vienkārši gar to rakstīja, vai ne? Un ja tu neredzētu, kas tas ir, tev nav iespēja identificēt, kas tas ir. Savukārt redzot, tev liekas, ok, šis ir tavs prāts pieraksta, šis ir tās. Man ļoti patīk, ka tu atgādināji, ka mūsu redze ir halucinācija. Jā. Vienmēr un viņa vienmēr ir bijusi. Jo zini, kas man ir mīļākā halucinācija mūsu redzēja? Tas, ka mēs vienmēr redzam degunu, bet izvēlamies viņu neredzēt. Jā, tas viņu nokancelē, jā, tā ir, jā. Vai arī brilles, vai ne? Vai arī, Klau, tev profesionāli skaidrs, GPT tas viens. Bet profesionāli tev, tu taisi muzonu, tātad tu sēdi kaut kādā davā, tu jau minēji, mēs sen neizmantojam analogos, mums ir plugini, mēs izmantojam analogos, vienkārši tas ir absolūti miksēti, un tas, ka šo īstenības pēdiņās, īstenības vērtība ir arvien zamāka un zamāka, jo arvien vairāk un vairāk ļaužu, kas saka, brīvi pāriet uz šīm man liekas, virtuālajām lietām. Vērtība jau paliek tā pati, vienkārši izmaksas ir salīdzinoši citas. Jo vērtība gala patērētājiem skan, bet vai tu to iesprād giču kombi un nospēlēji vai pataisno tur davā ierakstīja vai kas? Pierod vērtība, salīdzina to šādi. Vēl es pieļauju Titanika publika pieredzēja to, ka ēdam lietām jābūt porcelāna un sudraba. Nekas mazāks vispār netikt uzskatīts par pieklājīgu. Kad tu pēdējo reizi, pārdzīvoji, ka tavs takeaways attaisot vaļā, tur ir tā plasmas dakšiņa, un tu tos free kartu, vienkārši tu saproti careless, jā. Exactly, lūk, tas ir tas pats, kas notiek ar šiem mūzikas ierakstiem. Tā īstenībā, teiksim, katru reizi, kad kāds ir snobisks attiecībā pret to, ka, kas tas par, tur jau nav neviena dzīva aparāta, man gribās teikt, bet parāda man savu sudraba dakšiņu ikdienas komplektu, vienkārši tev nav svarīgs. Tad viena lieta tev nav svarīga, otrā lietā tu esi elitārists un tur snobs. Tā kā es domāju, ka jā, bet atgriežamies pie tā. Man jautājums bija savā ikdienišķajā toolboxā. Kādi instrumenti, kas ir AI instrumenti, tev ir, vai tas būtu AI vai AI, ar ko tu, ģenerēji samplus vai tur tas pats Suno, no kā var iedvesmoties un uztaisīt? Suno works, piemēram.
SonarWorks ir es neesmu viņiem sakojis kādu laiku tagad, bet tad, kad viņi bija parādījās, tā bija revolūcija, tiešām tas likās wow vienkārši, bet es neesmu droši, vai viņi šobrīd ir AI, ir, jā, ok, tas Viņi pirmās un kādreiz bija uz epizodi arī. Kaut kad drīz iznāks epizode, jā, tad bija baigi Ok, nu, tad es iepazīšos, bet jebkurā gadījumā, nu, zin kā, AI šobrīd ir tāda lieta, kā, es nezinu, kā organic coffee, vienkārši katrs, kurš var uzlīmēt, ka tas ir organic, tur banāns ir organic un nevis. Labi, nav svarīgi, bet jebkurā gadījumā tātad ir rinda visādu pēcapstrādes rīku, kas valkā šo AI labelu, un tie ir tādi, nu, teiksim, tā ir tādi, kā to nosaukt, tie ir rīki, kuri tehniski varbūt arī darbojās tā, ka viņi šo to atrisina, bet reizēm tas ir tāds vienkārši variants B, paklausīties, nu, teiksim, tu esi pie kaut kā pieredzes, noguruši sausis vai tam līdzīgi, vienkārši uzzini, ok, šis ir labs virziens, es iešu šajā virzienā. Vai ne? Bet tā ir tīri skaņas pēcapstrāde, savukārt ar kaut kādu satura radīšanu, līdz šim es neesmu pieredzējis patiešām kaut ko jēdzīgu, kas man kaut kā uzlabotu dzīvi, tīri no skaņas satura radīšanas. Es sunotu esmu mēģinājis. Es esmu ar viņu spēlējies, bet kādu brīdi atpakaļ. Okay. Jo pēdējais iznāca laukā, tu tagad vari visu stemos sadalīt. Tas jau ir iekšā jau Davos jau kādu laiku. Tā nav jauna lieta, bet savukārt, kas man bija šonedēļ pārsteigums, mums ir tāds čatiņš ar diviem Rīgā pazīstamiem producentiem, un abi atbildēja ar vienu lamu vārdu. Es iemetu Synthesizer V, tā laikam viņš saucās, bet ideja tāda, ka tu sazīmē melodiju, vai, nu, iespēlē melodiju vai kā, un notīs ierakstīja zilbes, un šo dziedu tīrā angļu valodā, un nu, fucking vienkārši, nu, tā kā es skatījos to kā YouTube preview, man likās, zin kā tā sajūta, ka tu redzi, kā tava identitāte sabrūk, jo tu saproti, ka tas vienkārši vairs nav, nu, tā ir super dīvaina pieredze, ka tu redzi, ka slīd ārā no roka, nu, ka burtiski slīd ārā, vai ne, un es viņu uzinstalēju, pamēģināju, paldies Dievam, tas process vēl aizvien ir mazliet piņķerīgs. Viņš ir efektīvs, bet vēl nav viegli. Bet tas ir, nu, gada jautājums, nezinu, vai šajā augustā varbūt iznāks updates un viss, un tas vienkārši skan amazing, bet ir viena lieta, ko es nebiju iedomājies, kas savukārt mūs visus, nu, varbūt ne glābi, bet tātad, ja netālu nākotne nozīmē, ka faktiski visi izmantos vienus tos pašus tūļus, tad tas saturs būs pārāk līdzīgs un pārāk garlaicīgs. Tieši tāpēc daudz vienlaicīgi, vienāda garlaicīga satura, bet te ir tas aspekts, kurš atkal no manis skatu punktu ir distopisks. Ja sabiedrībai, kritiski lielajai masai būs ok, viss, game over. Tas būs tie būs nākamie free kartupeļi. Nu, būtībā free kartupeļi ir fenomens, kas droši vien atcēla pārtikas prasmi, nu, kaut kādu, tā kā virtuves prasme ir vēl aizvien pieprasīta, bet tas ir, nu, tāds, nu, jā, nu, forši, bet ēdienas tu vari dabūt, nu, es nezinu, ēdienas nav ēdienas, bet tu vari dabūt lētas kalorijas vienkārši šitā, visur, jebkurā dienas laikā tev atvedīs, un tas ir vienkārši vispār no big deal, ne? Nu, jā. Tā kā tajā brīdī, ja šis sintezētais, nu, sauksim to, kāds ir mēsls, būs good enough visiem, nu, tad viss varam paspiest rokas. Es tā, ko tu saki, es secinu, ka tu tā kā neuztver to kā instrumentu, bet tu viņu uztver kā pilnīgi tādu atsevišķu entitī, jaunā inovācija. Radīšanai, jā, bet jo es vēl neesmu piedzīvojis, teiksim, ko es nevarētu teikt par lirikām savukārt, par tekstu vispār. Tātad ChatGPT arī viņš vēl nav autentisks autors. Nu, tu nevari, teiksim, visam distopiski no manas skatu punktu būtu tā, ka tu aprakstītu vai vēl labāk viņš zinātu, kā tu jūties, un viņš tev piedāvāt rekur šitais ir tavs dzejos, kas tev tagad jāmauc iekšā. Jo
šobrīd mēs esam līmenī, kur tu vari kā ar ļoti responsīvu Līdzautoru mēģināt. Pat ne līdzautoru, bet ar vārnīcu, kurā tu saki, man es meklēju 3 zilbi vārdu, kurš asociatīvi ir šajā zonā. Respektīvi, tu viņam jautā, aizved mani, iedod man dažus triggerus virzienos, kuros es tagad nevaru, man vienkārši vajag sevi ietekmēt no kaut kā, un tad ik pa laikam tu vari dabūt rezultātu, kuru tu dabūtu ar teiksim, arī spējīgu mūziķi, teiksim, ar kādu rakstu kopā, tad bieži vien notiek tas pingpongs, kur tev vienkārši ierezonē kaut kādā virzienā, kurā tu varbūt būtu uztaustījies, bet viņš tev pasaka kaut frāzi, stop, un tu ātri pierast. Un šādi tas ChatGPT jau spēj tevi. Tas var būt tavs rīks. Tu nevari vienkārši autonomi, vismaz es nevaru akceptēt to, ko viņš uzraksta, jo tas nav pietiekami labs. Tātad viņš spēja ģenerēt kaut kādas pantiņas un blā, un tie parasti ir tīzli, bet vispār ar viņu sarunājoties kā ar valodnieku, tu vari tikt pie idejām, kuras tev, teiksim, vai iedod leņķi paskatīties uz šo problēmu no citas skatu punkta, piemēram. Un tā kā, nevis no personīgā viedokļa, bet teiksim, tur pārnest to kaut kādā, nezinu, blakus koridorī, un tas aizved tevi līdz lietai, kas tev beigās ir. Tādā ziņā viņš ir absolūti rīks. Un vēl man ir bijusi pieredze, citu arī pirmo reizi mūžā, man bija jātaisa dziesmiņa Rimī, pavasarī. Priekš Rimī, un latviski panti nāca no aģentūras, mēs ar aģentūrām parasti darām tā, ka viņi dod kaut vai tādā tēžu līmenī kaut kādus pantus, un tad viņus pielāgo tai melodijai, kas fiksējās, vai ne? Un tad vienlaicīgi tas bija visai Baltijai, tad gan igauņi, gan lietuvieši, un Igauņiem bija jānomaina, viņi prasīja, tad es to pašu pantiņu, es viņam čatam saku, šis ir dziesmu pantiņš, viegls, nepārāk nopietns raksturs, lūdzu saglabā zilbju skaitu, jo katra zilba ir viena nots, un iztulko man šo tekstu igauniski. Viņš viņu iztulkoja, es aizsūtīju Igauņiem, nesakot, no kurš to tekstu dabūju. Viņi saka, paklau, mēs varam nomainīt vienu vārdu. Šis ir gatavs, jo, Nē, viņi vispār zero jautājumu. Viņi saka, vai mēs varam nomainīt vienu vārdu, jo viņam ir kaut kāda konotācija slangā, vai kas, ved mazliet, tipat nevis tā nesaka, bet tam ir kaut kāda apmēram, tā kā latviski būtu vārds izjāt. Ar zirgu var izjāt, bet izjāt ir arī, tam ir cita konotācija, ko varbūt lietuvējs varētu nezināt, vai igaunis, un tad, lūk, ir viens piemērs, kā tulkotāji nesaņēma zvanu no manis, jo iztulkojās. Tad... Tu vienkārši paņēmi labi instrumenti izmantoji. Tu paņēmi kontekstu, aprakstīji visu, ka katra zilbe ir nots, pārtulko man tā, lai vajag. Es pat pamēģināju nevis ar GPT, bet ar Suno. Tātad es uzrakstīju 4 rindas, man ir 3 draugi, un mēs mēdzam savākties, izteikt domu, graudus, dažkārt pasmieties. Un es tāds dāju turpini. Un viņš pa divām rindām, viņš tāds right here, un es tur kaut ko varu pateikt. Viņš man raksta, prieks, kad viņi nāk pie manas dzīves noslēpumi klāti vaļā tiek. Un es vienkārši varu droši vien spaidīt pogas, editēt, un ka tas, kas man kādreiz, labi, varbūt īstenībā tas, ko es gribu uzrakstīt, tas ir kā māksla pret dizainu, tas, ko es gribu uzrakstīt, es tāpat uzrakstīšu ātrāk. Bet ja man ir no dizaina viedokļa jāuztaisa catchy frāzes, kas reklāmā ir nepieciešams vai kaut kas, tad, true. Tajā brīdī, kad, piemēram, latviski ir man viens mīļš piemērs, kā, cik jaudīgs varbūt teksts, Mielavam bija tāds, bija kādus jau sen apakaļ dziesma, un tur ir tā divas rindas atpogā manu kreklu un palaid pa straumi to. Tad, kad ChatGPT spējas uzzīmēt mazu gleznu 2 rindiņās, kas ir meistarīga liricista, kā saka, Krafts tiešām, skills, maksimāli maz, ar maksimāli maz zilbēm uzbūrt veselu, skaties, atpogā manu kreklu, tas jau ir vienlaicīgi erotiski, viņš to saka visticamāk sievietei,
un viņi ir kaut kādā dabā, līdz ar to tā ir kaut kāda brīvība, jo tur patās ir upē, un tas aiznes to kreklu pa straumi, un tu varētu fucking uzrakstīt veselu lapu romānā par šo notikumu, bet viņš to pasaka 2 rindiņās. Un tas nav nekas neiespējami no šāda, jo kas ir liricis, un ka šī prasmīgs kombinators, tu prasmīgi kombinē, tu prasmīgi translē kaut kādu, tādu vispārīgu pieredzi ļoti spiltā, tad ļoti kompakti un ļoti man šķiet, ka tēlaini, un tas nav neiespējami arī nevajadzētu būt, ka tam ir kaut kādas matemātiskas limitācijas, ka nē, dators tā nevar. Vienkārši tajā brīdī, kad šādas 2 rindas vai 4 rindas vai sāks spļaut ārā tavs ChatGPT, tad būs vēl viena problēma. Tev, kā artistam, šipsim būs jāpierāda, ka viņam būs jāpārliecina klausītājs, ka šo uzrakstīja viņš, nevis vienkārši sēžot tramvajā, jebkurš, kam ir telefons un internetu pieslēgums, viņš teiks, hei, whatever, tur pastāst, apraksti manu garlaicīgo ceļu 11. tramvajā, katru rītu braucu jau 20 gadus un nekas nemainās, vai ne? Un ja tu pievienos to, lai katras 2 rindas veidotu glāzni, ja tu to promptu salikst, vienkārši tas ir izdarāms jau tagad. Vienkārši jāiedod visu šis konteksts, jo bez konteksta uzraksta man dzējoli, mēs dabūsim bullshit ārā. Kamēr tu man saki, ka, hei, es gribu, jo man šī ir vērtība, jo galu galā miksēt zilbes vārdos un likt uzsvarus jau ir tikai kombinācija. Es apzētos, ko tu saki. Ja nav jau tā, ka Mielaus Šipsis vai vēl kāds meistars nespētu uzrakstīt sūdīgas rindiņas, viņš prot tās identificēt un nemaz, vai nepierakstīt, vai pārrakstīt, vai neiekļaut. Bet tad jautājums ir, kurā brīdī tie filtri būs tik 100% precīzi, kas zinās, ka šī ir draza, un šis ir baigi jaudīgi. Es domāju, ka šis paliek intelektu kā parastiem, atkarībā no gaumas. Gauma vienam otram citam ir citādāk, un arī kā to izpildīt. Tas ir reāli no gaumas atkarīgs. Jo, lai vai kā mēs tehniski varētu tagad salikt tokenus rindā un izspraut ārā tekstu, ja mēs katrs viņu lasītu, vienkārši tekstu, mēs viņu lasītu citā ritmā, mēs viņu pilnīgi citādāk mēs lasītu. Tāpat kā Miela glāzni 2 rindās, mēs iztēlotos absolūti citādāk. Protams, jā, loģiski, jā, jo un te atkal atgriežamies pie tā, ka tajā brīdī, kad mūsu pieredzes būs absolūti lokālas un subjektīvas, tad šādi teksti iespējams vairs nekad nestrādās, jo, lai šī 2 rinda, lai šī glāzna darbotos manā galvā, man ir jābūt kaut kādai šādai līdzīgai pieredzei. Ko teikt konceptuāli, man jāsaprot, kas ir upe. Jā, un kas ir, nezinu, šis erotiskais motīvs, kurā atpogā manu kreklu. Tā kā bez šādas pieredzes, ja man nav, pat ja es pastur neesmu bijis, bet es šādu pieredzi neesmu, tātad uzsūcis kaut vai no mākslas darba cita, tad ar mani šī 2 rinda vienkārši nestrādā. Jā. Klau, mums podcasts sautās, bet klausies. Un viņš iznāks, droši vien pēc 100 nedēļām, bet kas ir tā viena tēze, ko tu tur auditorijai, kas ir tur aiz lēcas, kas ir tavs, bet klausies? Bet klausies, šis viss ir jebkurā gadījumā pa īstam, vienmēr ir bijis pa īstam, vienmēr būs pa īstam, tādēļ, ka vienalga vai mēs būsim Matrixā kulbās dzīvojoši bioroboti, kurus visu laiku excitē. Tā ir mana distopija, tāpēc man liekas, ka tur tu vispār vairs nevari būt pats, jo tu esi tādā elektriskajā krēslā pieslēgts pie visas tās, vienkārši visu laiku dod iekšā, un tu esi, fuck, vai ne? Un tajā brīdī pazūd tā telpa, laiktelpa, kurā tu vari būt pats. Un pats tu esi tad, kad tu vari arī atslēgt AI tematu un atslēgt vispār. Tā kā tu vienkārši esi pats. Un tad jebkas, ko mēs darām šajā intelektuālajā plāksnē, ir super interesanti, super aizraujoši, bla, 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 bet klausies, paliek pāri
tas brīdis, kurā tu visu šo vari aizvērt ciet un vienkārši esi tu. Un tā ir absolūti netranslējama. Es to nevaru iedot, kas es esmu, un tu nevari iedot, kas esi tu. Es varu tikai nojaust, ka tur kaut kur iekšā esam tas kodols, kas mēs esam. Un tas kodols ir tas, kuru droši vien nekādi neskar tas, ko mēs te nodarbojamies. Tas ir pilnīgi atoms kaut kur tur iekšā maziņš. Iečī. Postscriptum. Jautājumi no klātienes klausītājiem. Mums ir šai sēdizrādēji, mums ir viesa, un viņiem ir visi iespējas uzdot tev, man, karš mums jautājums par šīm tēmām, un šodien mums 3 viesi, palika 2. Vai jums ir jautājumi? Jā, es gribēju ievirzīt tādā praktiskā virzienā. Es zinu, tātad tu esi laikasuns, solists, bet otra lieta ir tas komerciālais, kas ir studiju mute, vai ne? Esmu bijis pie tevis ciemos LADC skolas ietvaros. Jums arī tā, video un mediju lauciņā tā, ka saprot, no kā sastāv visi tie elementi, kā tu minēji. Tur ir mūzika, tur ir skaņu efekti, arī, teiksim, balss ieraksts, teiksim, reklāmām, tā kā viss tas audioscapes. Man arī diezgan liela entuziasma, es viņus tā kā testēju un arī pielietoju praksē, un kādu laiku, tā kā tu saki, viņi nebija perfekti, bet tagad ir tā, ka diezgan daudz ko var noklāt. Es domāju, kā tu un kas ir tas, ko tu praktiski izmanto tieši tajā biznesa kontekstā, un kur tu redzi tagad limitācijas, lai, teiksim, veiktu to savu darbu. Tas laikam tad 2 daļās, ja šis būtu atbildāms, laikam 2 daļās, ka tā limitācija burtiski ir tas apstākļis, ka liela daļa no tā, ko varēja līdz šim iegūt pie mums, tu varēsi iegūt vienkārši savā datorā, tagad pat aprakstot, un tev būs, faktiski good enough kaut kas, ko tu varēsi, kaut kāds assets, ko tu varēsi lietot, ne? Tas ir pašsaprotami visticamāk. Bet vai tu izmanto to kādā līmenī tas notiks, es vēl nezinu, bet tas notiks. Savukārt, man ir diezgan skaidrs plāns, kas ir darāms tālāk. Tā lielākā izmaiņa, kas arī ir unikāla lieta, kāda nav bijusi līdz šim, mēs vienkārši burtiski uz planētas esam visi vienā situācijā, jo tas nozīmē, ka mans tirgus tehniski var būt nevis tikai Rīga vai Latvija, bet jebkuriene. Saproti, tāpēc, ka ja mēs nonākam zonā, kur mēs, tavs MacBooks vai tavs iPhones arī Ņujorkā un arī Tokijā un Sidnejā, viņš visur ir viens un tas pats rīks. Un tātad, ja tavā laptopā ir viss, kas ir nepieciešams, lai būtu rezultāts, nozīmē, ka es varu faktiski piedāvāt jebkur un blakus. Mēs abi, gan es, gan cilvēki no Ņujorkas vai cilvēki no vēl kaut kurienes, mēs būsim absolūti vienā tehniskā līmenī. Tātad tehniskais līmenis izlīdzinās, bet paliek pāri kaut kāds burtiski networkings un spēja tur, nezinu, nomainās tas, ka tagad tava limitācija ir, gan pazīšanās, gan arī visādi, tiešām visādi tehniski skilli. Piemēram, valodas barjera vairs nav barjera. Tā ir pilnīgi jauna situācija, kur faktiski tev, piemēram, specifiski strādājot ar reklāmām, to atkal esi ļoti lokāls, jo piemēram, visa tava datubāze ir latviski un krieviski un igauniski un lietuviski, piemēram. Bet teiksim, nezinu, Lielbritānijā skotu akcents ir kaut kas nav uzreiz pieejams Rīgā, bet ja tas ir vienkārši burtiski viena settinga attālumā, tad absolūti izmainās šie noteikumi tas ir tas, ko es gribu izmantot savā labā, kas droši vien kompensētu to, ka atkrīt liela daļa no tā, ko es līdz šim darīju, bet atvarās pilnīgi jauns loks
kurš līdz šim nebija pieejams. Es gribēju, piemērs ļoti labs bija no tevis par to igauņu tulkojumu. Tu arī ļoti labi aprakstīji, un te ir tas arī konteksts, ka tev ir tās specifiskās zināšanas, lai pareizi iedot instrukcijas. Tas vienkārši gribu iet soli tālāk, jo, ja es tev pateiktu, ka tagad mēs varam labu džinglu uzģenerēt, mēs varam arī latviešu valodā ļoti labu voiceover, tātad balss pavadījumu uztaisīt, nevis to klasisko monotono, bet reāli ar intonācijām tā tālāk. Tā kā mēs izgriežam ārā studijas ierakstu, mēs izgriežam ārā arī tātad Andri Keišu, jeb vienalga, kas tas ir. Ja? Bet ja tur vajag Andri Keišu, tad vajag Keišu, jo tas ir svarīgi. Bet ja nevajag Keišu, tad vajag cilvēku ar samtainu vīriešu, tur balss pieņemsim. Ja? Es varu pateikt, ka tagad burtiski es to varu izdarīt ar 2 tūļiem. Tā kā tu to redzi pirmām kārtām, tur ir 2 līmeņi, vai tu to tieši cilvēku nāk pie tevis, un tu jau izmantoji ChatGPT, lai pātrinātu kaut kādu procesu. Šeit tu īstenībā vari vēl ar savu to zināšanu kopumu pātrināt lietas, vai tu redzi, ka tu tā kā aktīvi to izmantosi un tieši to studijas darbu vēl pātrināt? Es noteikti būšu pēdējais, kurš veicinās. Tātad es argumentēšu, ka ir jāizmanto īsti ieraksti, un es visticamāk būšu veiksmīgs tikai līdz tam brīdim, kad burtiski tev grāmatvedis pateiks, nevis man, bet klientam pateiks, ka paklau mums pat nevajag aģentūru. Mums mums pietiek ar vienu jaunu cilvēku, ar datoru, kurš mūsu mārketinga daļā pildīs to, ko faktiski, atkal no manas pozīcijas skatoties pavisam distopiski, tajā brīdī, kad tavs AI asistents, kurš būs specializējies, reklāmā, piemēram, viņš spēs ģenerēt kampaņas, faktiski, kur uzreiz gan, sākot no printa līdz kustīgām dzīvām bildēm, būs vienkārši viena mape, ko tu vienkārši nodownloados, lūk tavi aseti, un lūk tavi aseti rītdienas rītam, un lūk tavi aseti rītdienas pēcpusdienai. Tāpēc, ka rītā pēcpusdienā būs jau hokeja spēles čempionāts noticis, tur vienkārši būs absolūti pielāgošanās tiešām reālā laika notikumiem, un tajā brīdī tas, kā šī nozara ir dzīvojusi līdz šim, būs totāli izmainīta. Un precīzi, kā tas notiks, es nezinu, bet jebkurā gadījumā, es domāju arī pavisam vienkārši, ko līdz tie rīki sāks skanēt ļoti labi, viņi būs ērti, ātri, bla, bla, bla. Man paliek pārī mana pieredze no analogās pasaules. Ar to es rēķinos, protams, tā ir mana priekšrocība. Bet vienlaicīgi es neesmu drošs, vai es varēšu būt gudrāks par kaut kādu AI atkal jau apkopojumu. Es nevaru būt gudrāks. Tad es apzinos savas limitācijas, tā ir mana pieredze un protams, kaut kāda uzkrātas zināšanas un tā, bet tas nav... Tas nav neaizstājami. Mašīna to var, visticamāk, piemēram, ja mašīna var man konsultēt par scenāriju, teiksim, kur man bija, es vēlējos saprast, vai pārdot mašīnu. Man bija viens auto janvārī, februārī, un tad es domāju, vai man viņu tagad paturēt vēl, vai pārdot tagad. Tātad ciest šo te cenas kritumu, vai arī paturēt, un cenas kritums būs turpmāk lēnāks, bet tad man jārēķinās ar kaut kādiem konkrētiem remontiem. Viņš iedeva man burtiski pragmatisku soli pa solim, tātad kas ir, ko tu vari recoverot šodien, un kāds ir tavs scenārijs nākamajiem 3 gadiem, tātad gan visticamāk, kas notiks pēc kilometrāžas, pēc konteksta, cik tas maksā, bla, 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 bla. Un tad attiecīgi analogā pasaulē tu varētu parunāt ar savu servisu meistaru, ar kādu pieredzējušu radinieku vai tam līdzīgi,
un gūt kaut kādu atbildi, vai arī tu vienkārši vari pajautāt mašīnai, viņa pilnīgi sausi zina, kas ir labāk. Tā kā nākotnes klients ne tikai varēs saražot materiālu, bet viņš arī pajautās iespējams mašīnai, man ir tāds un tāds produkts vai pakalpojums, man ir tāda un tāda auditorija, kā man viņus uzrunāt tā, lai viņi mani sadzird, jo un vēl varbūt noskaidro, kāds ir aktuālais konteksts šajā tirgu, un kas man ir darāms, lai es būtu pamanāms. Nu? Un viss, un tad tu faktiski, tad es kā speciālists kļūstu iespējami liekas. Paldies, tev. Paklau. Jā, viss, punkts, jā. Super. Epizodu galā, ja lika aizdomāties lieliski, ja nē, vai no algoritmu, katrā ziņā izdara kaut ko jēdzīgu, padalies ar šo podkāstu. Ne jau algoritmu dēļ, cilvēku dēļ. Nu, bet klausies Latvija!